Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Cienījamie skatītāji un klausītāji, prieks atkal jūs... Nē, sākam no jauna. Nē, kāpēc? Jo ir prieks, Ļoti neveikt. Ir prieks atkal būt jūsu ausīs un jūsu ekrānos. Mēs esam satikušies uz mazliet chit-chat, honey baby. Maucam. Kas tā pa balsi ir? Nav vispār ko piebilst. Līdz ar to, draugi, 3. epizode. Mēs runājam pagājušajā, ka 2. vēl nav kārtējā, bet 3. jau ir kārtējā. 3. ir, jo mēs sākām jau to, ka 3. ir kārtējā. Tātad kārtējā epizode, ņirktuvi, paldies vēlreiz tiem, kas ir pieslēgušies un klausās un skatās. Kā jau iepriekš minējām, ņemam vērā ieteikumus un jūsu padomus, kā darboties labāk un interesantāk un foršāk. Jebkurā gadījumā šodien pie mums Dana Isarova. Čau, Dana! Nu, kā tev iet? No kurienes tu atnāc? Kā tev šodien gāja? Pirms es atbildu uz šo jautājumu, mēs tā kā runājam pavisam godīgi. Jā, podkāstā, jā. Man iet sūdīgi. Okay. Es sākšu ar to, no kurienes es nāku. Jā, es nāku no darbiņa. Šodien, jā? Taisno. Nu, nē, nav pat taisno. Es iegāju mājās, es domāju, uzvilkšu kaut ko tādu svētkiem atbilstošāku, un tad es nācu pie jums. Superīgi. Jā, starp citu, Ziemassvētku epizode. Priecīgus Ziemassvētkus visiem, arī tiem, kas vēl varbūt svin, vai jau ir nosvinējuši, vai gatavojās jaunajam gadam, vai jau tur ir izšāvuši jau 26. gadu, nesagaidot, kad beidzot beigsies 25. gads. Jā, vēlreiz sveiciens Ziemassvētkos. Daudz laimes. Šī ir tāda bišķiņa Ziemassvētcīgāka epizode, starp citu, jā. Mēs esam sapucējušies pa īstu. Dāna arī ļoti skaisti, aburoši, kā vienmēr. Paldies. Līdz ar to, jā, Dāna, kas ir Dāna? Droši vien daudz jautās, daudziem varbūt tas ir zināms, un kā jau es arī iepriekš esmu teicis, cerams, neviens to neņem personīgi, bet šis podcasts tieši ir domāts, lai mēs parunātu ar cilvēkiem, kas ir varbūt, teiksim tā, puspazīstami, nekāpj uz galvenās skatuves un uz ielas katrs otrais nesveicina. Bet viņi dara kādu atbildīgu darbu. Es teikums reiz gribētu palabot, bet viņi dara kādu atbildīgu darbu, kādu lielu lietu un notikumu. Un mūsuprāt būtu interesanti arī citiem. Jā, dzirdēt, kas notiek tajā viņu profesijas virtuvē. Cik jauki. Aiziet. Līdz ar to pirmā lieta ir tā, kas ir mūsuprāt viesis, attiecīgi tu. Un man ir pierakstīts bērnu ārsts, Riga baby, influenceri, Covid zinātājs un Ukrainas atbalstītājs. Okay, jā, šis ir tas mūsu tāds, vērtīgs varbūt caur draugam, varbūt caur Google, bet tad tas pirmais jautājums tev, kā viesim, ir, kā tu sevi raksturotu vai pasniegtu teikumā vai dažos vārdos? Tas saucamais lifta pitch, tā kā tev ir tās tur idejas, kā tur 15 sekundes, bet šobrīd mums ir neierobežots laiks, tā kā tu vari droši arī ilgāk pastāstīt. Zini, kā bērnu ārsts ir mana profesija. Es laikam sev tik ļoti neidentificēju ar to savu profesiju, cik varbūt citi ārsti, un es neesmu sev salauzājis ar to. Tas ir kaut kāds savā veidā mans sirdsdarbs, tas ir tur, kur es ieguldu savu dvēseli, man liekas, arī kaut ko atdod šai sabiedrībai, vai ne? Caur tām rūpēm par bērniem, bet tā noteikti nav mana personība. Man liekas, ka tajā pēdējā laikā es esmu kļuvusi poetiskāka, un es meklēju savu garīgo vertikāli. Teiksim tā. Caur ko tu viņu meklē un kādiem priekšstatiem? Man liekas, ka tas ir labs jautājums. Es zinu, kā tu teici par Ukrainas atbalstītāju, man liekas, tie pēdējie ģeopolitiskie notikumi ir tie, kas man lika apsēsties divānā un uzdot ļoti daudz eksistenciāls jautājumus par to, kas ir labais ļaunais pasaulē, vai labais vienmēr uzvar, tā tālāk un tā joprojām, vai eksistē kaut kas lielāks par mums, kas mūs tur vada, koriģējam vispārējais, un tad es mēģinu atrast atbildes šiem jautājumiem šobrīd. Tas, laikam, būtu tas aktuālākais. Kādi līdzekļi tu jautā? Es burtiski esmu gājis uz baznīcu, ņēmu uz to svecīti. Jo babuška tā dara Ukrainā. Uz kuru baznīcu? Tā, kas ir uz Brīvības un Lāčplēša stūra, tā paļā dzeltenā. Ir tur tāda. Man viņa ļoti patīk. Skaisti. Tiešām. Ļoti patīk, un es varu izstāstīt, kāpēc. Jā, protams. Tāpēc, ka tā diena, kad es sajūtu, ka man vajag aiziet uz to baznīcu, tā bija vasara, bija nenormāli karsta, man bija tāds krekliņš, zem kuras nevarēja. Tur bija vēsāk vienkārši. Tur ne. Arī. Jā. Bet man bija tāds krekliņš, kurš es nevarēju palikt krūšturi, un viņš bija tāds uz lencītēm, bet garās biks. Un manam draugam Gintam, viņam bija super īsi šorti, un es stāstu Gintam, Gintas tā kā meklēju to savu garīgo vertikālu. Viņš tā saka, ejam tur. Mēs ejam tur, un es tā kā saku, klausies, Ginta, kā mēs iztamies kā
Ne, baznīcas. Jā, varbūt. Standart tips. Pagāni. Jā, pagāni, nē, padarīt ieklausies, nē. Un es tā saku, ieklausies, man vajag pieskārties tur tam kaut kam, ne? Un vai ejam iekšā, es parunāšu ar to sievieti, mēs ejam iekšā, es pienāk klātai sievietei, es ļoti atvainojos, tā kā. Mēs sajūtām šo te vilkmi ienākt iekšā, bet mēs izskatāmies šādi. Un tā sieviete burtiski, viņa tā kā pagriežās, viņa tā paskatās, viņa tā. Nu jā, izskatās, ka jums vajag. Labi, nāciet iekšā. Un viņa bija tik ļoti pieņemoša, viņa arī pastāstīja, kur kas ir jāliek, un man likās, ka tas bija ļoti forši un skaisti. Un tad es tā kā 2 reizes mēģināju, bet es sapratu, ka manī nekas nekustās. Uz to garīgās vertikālas tur tajām atbildēm. Un tad pēdējais, ko es esmu atradusi, ir astrofizika. Jā. Kaut kādā kur kvantu lietas, tad es klausos podkāstus, kuros runā vīrieši. Un es pat viņos klausos, man liekas, pat vīriešos? Pat vīriešos, iedomājies. Jūs man cik ilgi zinat, un es jūs kādreiz tur nepaklausos, bet klausos vīriešos. Un man ir tāds, es tur kaut kas manī kustās, tad, kad viņi stāsta tur par melnie caurumu, kā tur visur radījās. Vai jūs zinājāt? Kad tur dzels visādi smagie metāli iekšā mūsos ir no zvaigžņu putekļiem. Nezināju. Now you know. Katrā cilvēkā ir gabaliņš zvaigznes. Gabaliņš zvaigznes. Un mēs visi esam vienoti. Un es sēžu tajā divanā, man ir tāds, oh my God, šie vīrieši taisīt sektu. Count me in. Jā, okay. es esmu kaut kur šeit. Bet jā, kaut ko... Kārtis. Kā taro? Jā, tas nav tas pats. Nē. Nē, fultās, nē. Zvaigžņu putekļi vecīt. Jā, kā mēs nonācam līdz kādam. Nē, bet atkal aizpļāpājos. Bet ja par mani runājot, zin kā es nezinu, es kaut kur tiešām ar visiem tiem pasaules notikumiem mēģinu laikam būt labs cilvēks sev un apkārt. Laikam vairāk pat apkārtējiem nekā pašai sev. Kad nav mans tas fokus tik ļoti uz tā kā, es gribu būt visur redzama pirmā, tur, bet tā kā es domāju, kā to vidi ap sevi padarīt kaut kādu mīlestības gaišāku, jā, tāpēc, ka pasaulē ir baigi daudz ļaunumu. Nu, tas ir tas, kurš esmu. Tu esi tas cilvēks, kurš drīzāk dāvina nekā grib saņemt. Nē, man patīk, ka man dāvina. Tomēr primāri viņa ir sieviete, jā? Viņa var būt, cik labs cilvēks grib, bet viņa ir sieviete. Jā, es tikko izstāstīju tādu ļoti apgarot, un tad tā kā, I like some presents. Jā. Okay. Bet arī patīk dāvināt, protams. Labāk ir dot nekā ņemt. Rainis kaut ko teica, ka gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams. Kaut kas arī teica par to sēdēšanu un pastāvēšanu pa trolejbusu. Nu, kaut kā tā. Pastāvēs, kam nebūs kur apsēsties. Nu, tā, jā. Tas arī varbūt Rainis. Ļoti interesants stāsts par baznīcu. Neteiktu vairāk. Bet es tieši tajā brīdī iedomājos, kad tu stāstīji par apģērbu, ka jums ejat baznīcā. Un tad, sākot nedaudz varbūt, no pagātnes, kā varbūt kāds cits tevi labāk zina, kā arī es personīgi tevi iepazinu. Sākotnēji ir tāds... Man jāskatās uz ekrānu? Vēl nē. Vēl nē. Tu pat nezini. Bet tas kā varbūt... Es domāju, ka ļoti daudz tevi ir redzējuši un atcerās, ir tāda lieta kā Riga Baby. Drifta notikumi, kas vēl joprojām ir... Nu, jau tas hashtags, es teikšu, ir ļoti, super pasaules slavens. Jā, tiem, kas varbūt nezina, tad drifts, es nezinu, pirms cik gadiem tas bija. Gandrīz 10. Gandrīz 10 gadiem. Tas ir 8 gadi, man liekas, tas bija 17. gads. Jā, jebkurā gadījumā drifts Latvijā ļoti izaudzis. Paldies Elīnei un Jānim par to, kā viņš ir izaudzis. Un Dana bija tur jau no paša sākuma, kā, teiksim... Nu, no tā modernā sākuma. Jā, modernā sākuma. Kā cilvēks, kurš principā... Slavināja noteikti driftu. Viņa bija tā kā influencēja, bet vēl pirms influenceriem. Pirms influenceru ēras tāda varētu teikt. Jā. Attiecīgi, Dana bija tajos pasākumos un labi izskatījās, kā jau joprojām. Un tāpēc arī daudz viņi apzina, ka Rika bija varam uzlikt arī video fonā, kamēr mēs par to visu runājam. Šis ir viens no tiem... Riga Baby video, kur ar skaļu viss ir. Un šajā video es nekaunēšos teikt, ka tu esi galvenajā lomā. Tā sanāca. Bet kā tas sākās un kā tu jūties par to, vai jūties tajā brīdī caur šo visu? Zini kā, es teikšu godīgi, Riga Baby laiki ir mani laikam vieni no mīļākajiem laikiem vispār, kas man jebkad ir bijuši līdz šim dzīvē. Tur bija spotlights, baigais. Tur bija liels spotlights. Es būšu arī tajā video, starp citu, kur es esmu. Es arī tur biju uz to filmēšanu pie Drifta Halles. Tu biji?
Jā, es biju tajos pūļos, kas šito te darīja visas lietas. Jā. Es tur absolūti nejaušu. Kur ir? Jā, Reku nāk zvaigzne. Ak, Dievs! Gaisa, ka vispār nav mainījusies. Sasuka lapās. Zvaigžņu putekļi te ir ļoti daudz. Šitie sprinkles. Jā, ne? Nē, nu, zini, kā nereāli krūts video. Ir nereāli krūts video, un man ļoti patīk vispār atskatīties uz tiem laikiem. Ir skaidrs, ka es biju citādā kaut kādā tur sev mindsetā. Tas bija tas laiks, kur man gribējās būt redzamai un kur man gribējās būt kameru priekšā. Bet stāsts, kāpēc es tur esmu galvenajā lomā, tas ir nejaušība. Īstenībā mēs tur abas divas ar Katrīnu bijām tās influenceris tam visam driftam. Un vienkārši tur ar Katrīnu kaut kā sanāca tā, ka tad, kad bija jāfilmējās, tad viņa kaut kur bija. Vai nu viņa stāvēja rindā uz toaletu, vai nu viņa stāvēja rindā pēc dzēriena, vai nu viņa bija kaut kur tur, es nezinu, kaut kur vēl kaut kādā rindā. Un godvārds pilnīgi nejauši sanāca tā, ka tas video ir par mani. Un tad tas viss tā kā aizgāja nu, crazy. Virāli. Vajag sakot virāli. Man liekas, tam video kaut kādi 2 miljoni skatījumu ir, un tad nākamajā sezonā jau cilvēki brauc uz Rīgu, un viņi ļoti mērķiecīgi. Gaidiet tevi. Viņi nāca uz pasākumiem, un viņi gribēja to Riga baby, un man ir tik daudz visādi foto ar cilvēkiem, un man joprojām sako ļoti daudz tie cilvēki, kur man iepazina kā Riga baby, viņi man neatsako kaut kādu iemeslu dēļ, acīm redzam, tur kaut kas ir. Es vairs jau nelieku tādu saturu, ir jau kaut kādi, man liekas, pagājuši 4 vai 5 gadi, kad tas nav vairs aktuāls manā dzīvē. Un tas ir pārsteidzoši, bet man ir tāds prieks, ka es tur pagadījos, es tur braucu ar to, kas tas bija, Eclipse? Jā, tu zini, pat tas ir. Tāpēc, ka tur bija ciets sajūgs. Tikai Eclipsēm ir tas cietais drausmīgi. Lasēju fórumos. Un es nelasīju, es spiedu to sajūgu un zinu, kur tas ir tas kadrs, kur es tā kā smaidu. Es smaidu no tā, ka man kājas sarausies krampī un tā kā Robs tāds smaidi kamerā. Kādas nenozistos, bet es nebiju braukusi ar manuālo kārbu kaut kādus gadus 6. Un Robis aizmirs man pateikt, ka man būs jābrauc caur pilsētai. Tur bija pilnīgs nonsens. Un es vienkārši priecājos, ka tad, kad es jau būšu tāda sieviete gados, jau tāda nobriedusi, tad man būs mazbērniem ko parādīt, un es teikšu, tā kā... Noteikti. Tā ir jūsu homīte. Šis video ļoti labi atspoguļo to drifta apjomu. Jā. Tas, ko es gribēju pilsētas, piebilst par to, ka tu minēji, ka cilvēki tādēļ vispār sekoja driftam, bet daudzi, un piesakoja tev, bet es pamanīju netīšām, viens no top komentiem bija, jūs arī bijāt Rīgā šī video dēļ. Cilvēki brauc speciāli ceļā, un to var pamanīt arī šobrīd tieši šajos Driftmasters pasākumos, kad atbrauc kad Somi un pārējie izpērk tās biļetes. Reāli tikai atbrauc uz to tusiņu, un to var redzēt arī ielās un trasē. Tā kā tavs ieguldījums arī jāņem vērā. Kaut kur bet es teiktu, ka ir ļoti daudz Elīna, ļoti daudz Jaga, ļoti daudz Robis. Viss kopā. Katrīna. Ķīmija saslēdzās. Jā, bet tas bija tie zvaigžņu putekļi. Tieši tā, saslēdzās viss kopā. Nē, šie bija izcili vienkārši laiki. Bet jūs tiešām mani zinat tikai no turienes? Es personīgi, es tevi zināju toreiz, un es domāju, tu esi tā meitene, kas nerunās ar mani nekad. Tā ir tā Kleopatras frizūra. Kā viņai bija vārds Dan, man liekas. Tā, jau Kleopatrām štāta. Bet noteikti, no tā laika es teiktu, ka visi tevi tad arī zināja. Jā, bet kā mēs toreiz arī atceros, mēs ar Katrīnu mēģinājām turēt to tēlu tādā ziņā, lai nerunā kaut kāda kārļa ar viņu. Kaut kāda kārļa nepienāk, tur kaut kā jau mazā. Nē, bet tādā ziņā, lai nepazūd kaut kādas tās robežas. Un lai mēs neredam varbūt nepareizi iespēju par to, kāpēc mēs tur esam. Mūsu uzdevums jau tur bija vienkārši foršām priecāties un dejot un taisīt ballīti. Man liekas, ka tīri labi sanāca. Un kādreiz vasarās, kad es skatos tos jūsu storijas no tā drifta, man ir tāda, zini kā, kad vecumdienās. Es zinu, bet es tā kā neesmu vairs tā meitene. Nav tas, vai ne? Jā, ka tu vairs neesi tajos trūcīgajos svārciņos. Cik ir arī jāpalaiž reizēm. Ir jāatstāj tas savā tajā skaistākajā momentā, bet ir jāsaprot, mēs paliekam vecāki, mēs paliekam bišķiņi. Nevaram vairs noturēt tās no driftā, kas ir no 8 rītā līdz 8 vakarā, neapsēžoties. Tev vajag bišķi piesaist, bišķi padzert to ūdentiņu un tā tālāk. Jā, tās kājiņas atpūtināt, tā teikt, tās kompresijas zeķus uzvilkt arī bišķi. Hold up, mums 30, tikai 30 gadi. Vīrs 30 jau kā. Jā, bet ar visu to tu vari tajā timelīnā, tas bija pirms 8, 9 gadiem, bet tajā visā timelīnā,
Kurā brīdī, vai tas bija jau vidusskola, vai kad tu saprati, ka tas ārsta virziens ir tas īstais? Es jau tur studēju. Nevar būt, tu tur dejoji gandrīz plika, tu nevari būt ārsts. Nē, tieši tas, ko es gribu saprast, kurā brīdī... Kad es kļuvu tādu prātīgāku, kad tad beidzot tā smadara nobrieda. Šis ir saistīts, bet nesaistīts jautājums pilnīgi. Tajā brīdī, ja es nemaldos, tas ir pirms 8, tas ir 2000, šīs video ir 2017. gads, man liekas. Jā, varētu būt, jā. Tajā brīdī es studēju vēl. Es studēju, man liekas, ka 4. vai 5. studiju gads. Bet tad ir tā, ka es saku, es neesmu nekad sev salauzājis ar to savu profesiju. Tāpēc tajā brīdī man vēl, es biju tikko izšķīrusies no sava pirmā boyfrienda. Dodiet grozītājs. Jā, vai ne? To tiešām var redzēt. Tur ir Mārts, riktīgi. Tur tiešām var redzēt. Tur absolūti. Tur ir viss. Un es tajā brīdī balējos. Ir šitās te vīna trešdienas piena, sestdienas, svētdiena, kur tur, es nezinu, pagadās. Prieks runāt ar cilvēkiem, kas atcerās piena trešdienas. To garšīgo pusnaktī. Tu zini, cik grūti ir garšīgo bezmaksas sēdienu. Zupas virtuvē. Zini, cik grūti ir runāt ar jauniešiem, kas es zinu, tur skapis ir. Jūdot īveni, nav tās grūtās ceturtdienas. Vēl jau forši uzķer cilvēks, kas zina kefīru. Jā, kefīrs arī labi. anyways. Un es esmu jauna, un es esmu tikko izšķīrusies, un Katrīna ir tā, kur Katrīna manējā saka, ka tu negribi pastrādāt vasarā, papelnīt bišķi piķīti. Un es saku, protams, ka es gribu papelnīt piķīti. Jūs saprotat, ka man tā nauda un tās dāvanas tomēr patīk. un es tajā brīdī studēju, man viss liekas, ka ir savā ziņā manai tā personībai atbilstoši. Kas, protams, tajā laikā bija salīdzinoši grūti, jo cilvēki jau uz mani skatījās kā uz ārstu, un tad viņam ir tāds, ko tu dari tur tajā driftā. Bet es kaut kā visu dzīvi, zinu, kā es esmu dejojis, es biju karsējā meitene, tur basketbolā, baronese, tur, nezinu, pasaules hokeja čempionātā. Attiecīgi man tas likās kā daļa no manis, un man nebija tāds kaut kāds kauns, vai es nezinu. Es nevarētu to darīt. Tu esi no Rīgas vispār? Jā. Okay. Zemdību nams. Tur piedzima. Labi. Jā, kas? Nē, es domāju, ja tu sauc tos karsēja meiteni, baronesi un tā tālāk, tas parasti liekas, ka tas ir tiem rīdziniekiem. Tas ir, jā, tas bija man. Lūk, un tad ir, es neatceros, kad bija tas mans pēdējais gads driftmasteros, un driftā vispār man ir sevi, ka tie kaut kādi 3-4 gadi, kad es tur vairs neesmu. Un tas bija principā tas laiks, kad Covid. Arī, īstenībā, Covid iezīmēja to beigu sākumu. Un es sapratu laikam, ka ir forši aiziet tajā brīdī, ka visi ir baigi krūti, baigi labi, un kad nav tās, kad jau gaida, ka tu pametīsi šo te vietu. Un nākamais bija tas, ka es vienkārši vairs, man pazuda tiešām tā vēlme būt tajā spotlightā, un man likās, ka katrs, ka gadi atkārtojas, un kaut kādā mērā tas sevi ir izsmēlis. Bet man ir prieks, ka es aizgāju tad, jo tad man ir labas atmiņas, nevis, ka tur ir kaut kādas drāmas un strīdi un viss tas pārējais, bet ārsta profesija, jo viņi tur visu laiku bija paralēli. 9 gadi. Tu mācies par ārstu? Jā, un tad, Tas ir pirmais kurs, jā. Tas ir medicīnas. Mācās 30 gadus. Tā arī bija, es 30 gadus pabeidzu vispār Tagad tur iemācies. Tagad es, ne tā kā universitātē, man ir jāmācās tik un tā, man ir jālasa. Par zvaigžņu putekļiem. Par zvaigžņu putekļiem, par Bet tur esi docente, vai ne? Es skaitos asistenta pienākumu izpildītājs universitātē, jā. PI. Asistenta PI, jā. 3,14. Jā. PI. Es smieklīgai jokā gribēju, šeit bija redzīgi. Bet, jā. Un, ja jūs prasat, to es bērnībā domāju kļūt par ārstu, es nedomāju kļūt par ārstu. Kas tu ko domāju? Es gribēju būt dejotāju. Un arī esi. Jā, tagad bišķiņā esmu. 10 gadus nebija, kamēr studēju, un tagad bišķiņi tur mēģina. Kas tas ir? Es esmu redzējis arī storijos, un kas tā ir kaut modernā deja, vai kā to nosaukt? Laikmetīgā. Tas, ko šobrīd es dejoju. Es zinu. Es nezinu, ko šobrīd. Heels. Precīzi. Papēži. Papēdis. Es deju stilsots papēdis. Kas ir heels dejas? Tu vari paskaidrot man kā vīrietim? Tātad. Kurpes uz augstiem papēžiem. Tu uzvelc tās kurpes.
Un tad tu mēģini nenokrist no tām kurpēm. Lai inčīgāk, tu vienkārši uzvelc kurpes ar papēžiem, nevis tās kurpes. Nē, protams, tur, ja mēs gribam iet dziļāk, tad tur atšķirās tehnika tajās visās kustībās, un es to heels paņēmu, tāpēc, ka man likās tas izaicinoši, jo vispārējo principā es esmu dzīvē dejojusi, tur hip-hop laikmetīgo deju, baletu, improvizācija, tās izslietas, tas viss ir bijis, un tam man tā kā likās, ka heels varētu būt labs, jo es arī nemāku staigāt papēžu kurpēm, un tad es tagad iemācījos. Plus man mugur sāp visu laiku. Forši. Jā. Tev ir bijusi trauma, vai ne? Kaut kāds izvirģījums. Psiholoģiskā. Tas ir viens, bet kaut mežģījumi. Mentālā. Mežģījumi, jā, protams, ir bijuši visādi. Bet tie vispār bija no snowboarda. Plecu kaut kādu tur gurnu kāzas, astaskolas astumu, bet dejošanā tik ļoti varbūt ne. Pagājuši gadu bija snowboard? Nē. Kur? Pa dubļiem? Jā. Šogad ir bijusi cerība. Kur? Parādi, kur ir tā cerība? Austrija, Itālija. Jā. Sākās. Nē, taču tagad Ziemassvētkos mīnusiņš ir uznācis. Makā? Arī un ārā ir mīnusiņš. Es domāju, ka nebūs. Jā, protams. Būs. Kā mēs šo Ziemassvētkus nosinējam tikko? Pareizi. Jebkurā gadījumā. Bet kā sestdien sākas nikt? Cik sen jau tas nav un kā tu izdomāji snovot? Snovot es sāku Covidā, tāpēc, ka es juku prātā, man bija tāds, man vajag kaut kur iziet ārā un bija sniegs, un tad uz tām visiem kalniem tur bija maz cilvēku, bija arī īstenībā grūti dabūt biļetes, man bija tāds, man vajag kaut ko darīt, lai es vienkārši tā kā nepazaudēju, lai man nav lielāka psiholoģiskā trauma. Un tad es izdomāju, ka man ir kaut kāda jauna hiperfiksācija, es nopirku vienkārši visu iespējamo, ko es varēju nopirkt tam snovam, vai ne? Dēlis jauns, zābaki jauni, apģērbs jauns no Amerikas, protams, sudīs, ķiver, viss notiek, un es jau pēdējos 2-3 gadus nekāpju uz tās nova. Ļoti labs ieguldījums. Jo Covid beidzās. Jo Covid beidzās. Viss. Bet kā viens cilvēks teica, ka Covida nav. Jā. Tu ļoti labi iesāki nākamo jautājumu. Tu jau 3 reizes viņu pieminēji, teiksim, tur bija par to, ka beidzās Driftmasters, sākās Covid un snowboards un viss pārējais. Jā, bet tu biji diezgan ļoti tajā visā Covid laikā iesaistīta, lai neteiktu vairāk, tevi varēja redzēt gan televīzijā, gan citur. Un tieši sasaistās ar to, ka tev bija tās dejas, kas tev patīk, un tad bija komentāri, ko viņi vispār saprot. Ja viņi tur krata dibenu, un tagad viņi televīzijā iedomāsies. Bet tas jautājums vienkārši ir, kad bija Covid periods un antivakseri, un te ir pierakstīts, vai tika dzirdēt apvainojumu un draudi, bet es domāju, tas vai tur ir liekas, jo pastāstīja saviem vārdiem, kāds bija tas periods, kā ārstam. Sāpīgs. Pirms varbūt, ja tu domā to noformulēt domu, varbūt var precīzāk ieskicēt, kāda veida ārsts tu esi. Man liekas, ka es jau vispārējais pateicu, ka esmu bērnārsts. Bērnārsts. Bet tev arī ir saistība par infekciju slimībām, Zini kā, to ir tā grūti nodalīt, ņemot vērā, ka tu bērnu ārsts ārstē ar infekcijas slimības bērniem. Attiecīgi, es kā esmu bērnārsts, bet es zinu plašā, bet ne tikai infekcijas slimības, arī visās citas orgānu saslimšanas. Laikam tas, kāpēc es vispār iesaistījos tajā Covid, man tur tā neviens neiesaistījis, pati tur lec iekšā, bija tas, tāpēc, ka es par savu profesionālo hobiju uzskatu vakcināciju. Jā, man ir tāda jocīga hobija, kvantu fizika, baznīca. Ko tu brīvajā laikā vakcinē? Jā, un man likās ļoti, man ļoti daudz cilvēku uzdeva jautājumus, īpaši par to Covid vakcīnu. Man vajag to vakcīnu vai nevajag? Jā, Johnson vai no Pfizer? Jā. Un tajā brīdī jau nebija ne Johnsons, ne Pfizers, bet es lasīju, cik tālu mēs tiekam ar to visu Covid vakcīnu, un tad es sāku domāt, vai man nevajag rakstīt Facebookā tas, ko es izlasu un kas ir zināms uz to brīdi, jo man likās, ka ir, es ļoti daudz vispār interesējos arī par, teiksim tā, mītiem un atspēkošanu, par zinātnisko komunikāciju, un tas bija man tāds, man likās, šis ir tāds eksāmenis, kurā es varu saprast, vai tas, ko es mācījos par zinātnisko komunikāciju, strādā. Daļai strādā, bet tad tu nonāc, kā teica, cilvēku redzeslokā, kuriem ir ko teikt. Un tā es tur nonācu. Bet ja man jāraksturo viss tas Covid periods vienā vārdā, droši var izmantot to vārdu, jā. Tas ir tā kā ar snovu braukt pa asfaltu, aptuveni. Tā varētu kaut kā to raksturot, ka
baigi grūti mēģināt kaut kur tur tikt uz priekšu un ļoti grūti. Sākumā jau bija ok, ka cilvēki tur no sērijas mazgāja visu. Viņi atnāca mājās, jau visu dezinfekcijas. Un tad tu nobrauc vien pa asfaltu un tu kāp uz pacēlāju un brauc uz augšu. Un brauc uz augšu apakaļ, tu zini, ka tu ir lejā būs jābrauc vēl. Exactly. Precīzi. Es citādāk nevarētu to raksturot. Sākumā jau bija labi cilvēki, ko tur aplaudēja, tur mums no logiem. Un tur bija, mēs tur visi esam ar jums. Tas bija kaut pirmie pāris mēneši. Un tad, kad tas viss ievilkās, kā sākās martā, vasarā, tur vēl kaut ko cilvēku dzīvojās. Un tad jau tajā nākamajā sezonā visiem bija tāds pagaidījums, vēl tur netikāt galā ar šo visu pasākumu, jā. Kas tad nu būs? Un mēs vispār netikām galā ar to pasākumu. Un, bija ļoti smagi īstenībā. Es nezinu, mums ir kā nosaukums viņa ir tuve, es negribētu tur iet tajā. Jā, man liekas, mēs diezgan ieņemtam šobrīd. Jā? Mēs braucam pa asfaltu ar snowboardu savu, bet jā, tas bija vienkārši īsumā jautājums. Es domāju, tur tā atbild diezgan skaidri, ka tas periods nebija easy. Gan kā ārstam, gan kā cilvēkam, kuru filmē kameras, un tu vēl raksti ierakstus, un tie komentāri arī bija atslēgti. Un arī kā sievietei, jo zini, kā ir jāsaka godīgi tādā zinātniskajā komunikācijā, it īpaši, kad es vēl nebiju pabeigusi rezidentūras, pat nebija certificēta, un visiem bija tāds tā kā... Ko tu runāt? Jā, tā kā, kur tu lien mazā, tā kā, kraso lūpas no sērijas, un ir diezgan grūti, īpaši mūsu sabiedrībā, kur ir savā veidā patriarchāli kaut kur runāt par tādām gudrākām lietām. Jo, negrib cilvēki varbūt dzirdēt, vai neuztver nopietni. Jo man izteica tāds komentārs, ka tev ir pārāk normāls purns, lai tu būtu gudra. Un bija tāds, tas ir kompliments. Tu esi pārāk smuka, lai būtu gudra. Arī tā varētu kāds pateikt visdrīzāk. Jā, bet es tā kā nesaprotu, vai tas ir tā kā kompliments vai uzbrauciens. Un tad, un bija daudz, protams, visā draudi bija. Es atceros arī, tur teica, ka atradīs tur, kur man vecāki dzīvo. Un kaut kas būs, bet es nezinu, kas būs. Un tur es iebraucu arī milzīgā paranojā, kas nebija labi, kas nebija ņirdzīgi. Nebija ņirdzīgi, jā. Un tad es es atkal es atkāpojos, es arī pateicu, ka es vairāk neko nekomentēšu, nekur nelīdīšu, un tad palika. Tu arī beidz rakstīt. Jā, es neatbildēju uz kādām intervijām, jo neviens vairs jau tad negribēja runāt par to Covid. Tur jau bija ārstiem arī citiem sūtīja visādus draudus, arī slimnīcā tur bija baigās emocionālās vardarbības izpausmes un tā tālāk un tā joprojām. Un, tāpēc es atkāpos, un tad tur tas neeksistēja. Bet kas nāca pēc tam? Tas tev varbūt tur ir rakstīts, tur es nezinu. Tad nāca Ukrainas karš. Jā, karš Ukrainā, jā. Tas arī nāca, bet par to ārstu profesiju, varbūt tagad pēc Covid, cik viegli vai grūti ir apvienot tev ikdienas hobiju, heels dancing ar darbu, jā, visādā ziņā, cik viegli vai grūti ir apvienot. Kodām WhatsApp chatiem, meitenēm, draudzenēm, pasākumiem. Es teiktu tā, ka es mācījos savu profesiju apvienot ar visām tām lietām, ko jūs tikko minējāt, jo ārsta profesijā ir ļoti viegli ieiet tādā fāzē, kur tev liekas, ka tev jāvelt visu sevi tai medicīnai. Un tad ir ļoti grūti tikt līdz kaut kādām heels dayām vai tur chatiņiem vai vēl sazinu kaut kādām lietām. Es iemācījos to darīt. Es iemācījos, ka 4:05 mans darbs beidzās. Es neatbildu ne uz e-pastiem, es tur neatbildu uz zvaniem. Tās robežu nospraušana, bet tas bija ļoti, ļoti sarežģīti. Un tad pēc tam to tā kā dejo. Bet, protams, ņemot vērā, ka es tagad jūtos ne savā labākajā formā, ka es, kā jūs teicat, jūtos sūdīgi. Ņirdzīgi. Tad es daru kaut kādas lietas, bet es negūstu no tā kaut kādu tādu lielu prieku. Tur aizēju uz dejošanu, bet man ir vienkārši tāds, es gribu mājās un vienkārši gulēt uz grīdas un tā kā aiziet gulēt vakarā, jo man neko citu negribās. Ir arī tādas dienas, jā, diemžēl. Ka visiem tādas dienas, ka gribēs būt mammas klēpī vienkārši. Jā, ka tu vienkārši tā kā kāds vienkārši tev satais zupiņu. Kāda ir tā, tev ir tā kā katru dienu 9 till 5, no 9 līdz 5 darbs? Jā. Un cik reizes nedēļā ir papēži? Ārpus darba. Papēži ir vienreiz nedēļā 2 stundas. Un tad ir vēl džimiņš, tur mazais bicīti pakačāt, tādas visādas lietas. Kāda tev krokši ir darbā? Baltie Tev krokši. ir? Nav. Kāpēc? Es gribētu nopirkt, bet nav. Es zinu, jā. Es nopirku kaut kāds smieklīgs zeķes. Bet es nenopirku tos puk. Tāpēc viņi dārgi arī ir. Jā, es nezinu, kā viņas pareizi nosaukt. Viņiem ir nosaukums, bet es aizmirsu, kā viņi sauc. Bet tu esi tur tajā slimnīcā, kas ir
vienīgā bērnu slimnīcā. Jā, vienīgā bērnu slimnīcā. Ļoti. Jā. Es esmu bijis dažas reizes tur pa ģelu ar bērnu. Ļoti forša slimnīca. Ko nozīmē vienīgā bērnu slimnīca? Ja bērnam ir slikti otrā Rīgas galā, viņi vedīs tikai uz turieni? Nē, ir Gailezera novietne, kur ir tikai pēdiatrs tur pieņem akūtos gadījumos, bet tur nav stacionārs. Es esmu braucis no Juglas uz turieni ar Bīdo pat. Jā. Paskaidro skatītājiem Bīdo. Rātās palīdzības automašīna. Jā, bet vai tu, Kārlis, kādreiz biji pēdējā laikā slimnīcā vispār? Par laimi jāsaka, laikam, ka nē. Es varētu teikt, tā bērnu slimnīca, vienības gatavē. Ir tāda, kur tu aizies bērnu, un tev nav šis te, ka tev viņš jātur, ejam iekšā pie doktoriem. Tur viss ir skaisti, tīri, ir ļoti laipns personāls. Es arī tev rakstīju vienreiz, ka mēs bijām bēti. Ka man ir vismaz ļoti liels prieks. Gribās atgriezties. Bērni, tā kā, Google review. Patika braukšanā. Jā, tā kā tā vieta ir forša un attiecīgi, ņemot vērā, ka jauni cilvēki šobrīd ir ārsti, kļūst par ārstiem, vairs nav tā paudze ir nomainījusies arī mūsu domāšanā. Vairs nav tā tik traģiska vieta, man liekas. Mēs cenšamies, un tur noteikti ir, tur tiešām ir tās jaunās vēsmas, bet ļoti, ļoti daudz arī izdara tie cilvēki, kur jau tur ilgstoši ir strādājuši un kuri zina, ka tās pārmaiņas vajag un pārmaiņas ir sarežģīti panākt. Bet es noteikti lepojos, ka es strādāju bērnu slimnīcā. Tur ir tā, un sanāk, tev ir tas 9 līdz 5, jā? Nav tā kā tikai slimnīcā 9 līdz 5. Man ir mazāks slodzes slimnīcā, tad vakaros man ir privāta prakse, tad kaut kur tur pa vidu ir studenti. Tam visam stāstam, bet tās privāta prakses un studenti ir ļoti, ļoti maziņas slodzītas. Un ir kaut kādas arī, teiksim, tie momenti, kuros tu, teiksim, sanāk kaut kādas tā saskarsme ar klientu, varētu teikt. Jā, ar pacientiem, jā, privāta praksē. Un ir arī kaut kāda nāk ārā no turienes pērles, tādas, ka tev ir tāds, viņi atnāca, teiksim, ar super klišejas, ka tur, piemēram, pie dakteres Danas Isārūs, viņi atnākuši, un tur ir, pat tētis jau tāds buketu sūtīs tūlīt, jā? Nē, es domāju, ka tu prasti kā par pacientiem, tie riktīgi man visādas pērles tur dod ārā. Droši. Tur ir, nesauc vārdos, kas to dod. Es nevaru saukt vārdos, vienkārši tas pēdējais, ko es ļoti spilgti atceros, bija tā meitene viena, kur tur, es neatceros, kādā sakrā viņa atnāca, bet viņi kaut ko man mēģina stāstīt, un kā viņai tur dārziņā gāja, un kā viņai tur viens puisis patīk, un viņa sēž, un viņa rīktīgi stāsta, kā tā draudzene, no sēž, tur ir tas kaut kāds puisis, bet viņš sit manu māsu, un es tā, kas tas tāds par puisi, un viņa tā, tur tāds un tāds, bet viņš man tik ļoti patīk, es saku, kā viņš, pret tevi izturās, vai tur labi, un tā, nē, viņš man arī sit, un es tā, girl, listen, klausies, ko es viņai tā arī pateicu. Ja tu kaut ko no šīs konsultācijas paņems, tad to, kad mēs nedraudzējamies ar puišiem, kur mums sit, un tā mamma smējās, tā mamma riktīgi smējās. Viņa tāda, pastāst, ko tu mums vakardien tēti teici. Un viņa tāda, es gribu vīru. Un man tāda, kādu vīru tu gribi? Es gribu muskuļainu vīru. Un es tā, ok, same. Jo, tu esi vai tev 3 gadi, vai cik 5 gadi, vai tev 33, viss, ko tu vēlies ar muskuļainu vīru. Tu neesi precējusies, ja tu minēji, ka tu gribētu savu muskuļainu vīru. Nē, es neesmu precējusies. Bet varbūt, ka es gribu jau otro vīru. Jau. Tāpēc es jautāju. Jā, bet ar bērniem vispār strādāt ir brīnišķīgi. Viņi ir tādi, kur atnāk sabijušies, tādi pirmo reizi sabijušies, un tu redzi, ka tur viss viņš stāv, tāds. Un es saku, panāc man tuvāk, es tur parādīšu, paklausīšos, tur plaušas un tā. Tas bērns vienam šāds, tu tiešām esi laba daktere. Es tiešām cenšos, un citreiz viņi uzdod tādus jautājumus, ka vienkārši mēs kaut ko runājam. Vai tu esi laimīga? Un es tajā brīdī vienkārši neesmu laimīga. Klausies, un negribu zināt. Sāk jau zini, tas te jau lūpa raustās. Kāpēc tu prasi to? Jā, un ar bērniem kādreiz ir tā, ka vienkārši arī kaut kāds mazais puisīts, viņš ienāk iekšā tajā kabinetā rīktīgi, tāds maziņš, šits ir augsts galds, tur man galds ir tāds, nezinu, kaut kāds līdz metram. Viņš nesniedz pār tam galdam. Un viņš kā pienāk pie tā galda, viņš aiztais ar galdu, viņš paceļ to roku ar zīmuļu, tāds, jums te nav uzdrāsti zīmuļi. Un man tāds, that's my life. Un tas ir tas, kas man dod to gandarījumu ar tiem bērniem strādāt. Tas vispār ir brīnišķīgi. Insane, jā. Tas ir labs. Un zini, kas vēl ir labs arī. Es tagad esmu ilgāk pastrādājis, un mans ikdienas tas darbs ar pacientiem ir no sērijas, kad pie manis atnāk
vecāki ir pavisam tikko svaigi dzimuši bērni, tur 7 dienas. Un Svaigi dzimuši bērni, jā. Silts vēl. Tātad atgriežamies 7 dienas vecs bērniņš, un viņš tāds pavisam maziņš, ne? Un tad paiet gads, un tā kā tas bērns ienāk iekšā manā kabinetā pats, un man ir vienkārši tas... kā tas izaudzis? Nu tā jau arī ir, bet vienkārši, ka tas gads ir tā kā nodzīvots, un es tiem vecākiem saku, ne, tā kā congratulations, vai jūs atceraties, kā jūs atnācāt, tur atnesāt to savu mazo bebīti, un tagad tas bebītis staigā, un man tas ir ļoti tāds aizkustinošs moments, kad es piedalos. Principā tie cilvēki tā kā man uztic to savu dārgāko. Nu, tev ir meita, vai ne? Tu aptuveni saproti, kā tas ir, vai ne? Un tas ir tas skaistais, jā, tajā manā profesijā. Kad, tu esi arī par auklīti strādājis? Nē. Mēs esam bērni. Godīgi, es vispār nesaprotu, kā es nonācu līdz pediatrijai, jo man nav tāds, kids! Nē, man ir tāds, kā, bērni, ir forši ar viņiem. Tagad es jau arī vairāk saprotu, kā ar viņiem darboties. Pirms man bija tāds, mana mamma tik ļoti biedē ar teen pregnancy, kas joprojām baidos no teen pregnancy un no bērniem un visu kaut kā tāda. Tā kā, jā, tagad es tos bērnus bišķiņ citādāk uztveru. Man liekas, ka viņi baigi krūtēji. Kā naudas avotu. Viņi to maksā par viņiem. Par viņu apakats. Dāna nebija, man liekas, aizdomājusies. Wait a minute. Iet pa ielu bērns, vecārs. Mēs nezinu, cik maksā. Eiro 3. Dāna Agne ir bērns. Obviously, he knows. Viņš laikam zina. Nē, Agne, tu kā vienmēr tos visus tos jociņus, nē. Tu minēji par to ārsts, un tu tā kā nebija domājis par to pediatriju. Mums pagājušajā epizodē bija viesis Matīs, kurš ir aktieris, un aktieros iestājoties tev pasaka, kurā tu būsi šī teātrī. Kura teātra iesaukums šis ir, bet tā arī ir mācoties par ārstu. Tu pat aizēji mācīties, un jūs būsiet neirologi. Tāds, skorķipa. Tu būsi tikai ģimenes ārsts. Un tad vēl tev iedot pilsētu, piemēram, tu būsi, tur, nezinu, ģimenes ārsts balvos, piemēram. Tu tāds, kāpēc? Tā. Jā, kā tu tur trāpīji? Kā es tur trāpīju? Es sākumā domāju, ka es būšu ginekologs. Jā. Pirms bērniem. Kāpēc tu tā domāji? Tāpēc, ka man ir brīnišķīgi ginekoloģi, un es pie viņas gāju, un man stāstīja par to, kā viņai patīk savu profesiju, jo pie viņas atnāk sievietes, kuras grib bērniņu, un tad viņi ieņem to bērniņu, un tad viņi iztaigā to grūtniecību, un viņi piedalās tajā visā procesā, un viņi teica, oh my god, tas ir tik ļoti iedvesmojoši, un tad es domāju, ka es gribu būt ginekologs. Es iestājos universitātē, tad es nonācu līdz 4. kursam, kur bija psihiatrija. Man ļoti joprojām patīk psihiatrija, bet tā ir ļoti smaga nozara. Es tur diezgan daudz raudāju par to, ko cilvēki piedzīvo savu saslimšanas dēļ. Un tad es tiku bērnu slimnīcā rotācijas ciklā. Respektīvi, mums ir jāaiziet studiju laikā visas nozares, kas ir medicīnā. Tev jāpieskarās plus mīnus. Jā, lai tu saproti, kas tas aptuveni. Tāpēc, tad, kad tu saki, vai tur man saistība ar infektoloģiju, ir jo es to visu esmu mācījusies. Un es nonācu bērnu slimnīcā, un man bija tieši tāda pati sajūta. Man bija tāds, te visur uz sienām ir vienradži. Tas tik ļoti mans vibes. Un tad es satiku, kā es saku, laikam to paraugu medicīnā profesoru Zavacku. Jūs viņu varbūt arī nezināt, varbūt zināt. Viņa bija arī Covid laikā, viņa ir imunizācijas valsts padomas priekšsēdētāja. Nē, tā ir cita, tā ir Rozentāla, profesora Rozentāla. Nē, viņa arī blondi mati viņa ir, bet stāsts nav par to, viņa vienkārši kaut kā es viņu ieraudzīju, un tas veids, kā viņa gan runāja ar mums, gan arī zināja, cik ļoti gudra viņa ir un kā viņa atbildīgi izturās pret lietām, man bija tāds. Es gribu būt kā viņi, jā, godvārds man bija tāds, es gribu būt kā tu. Es tā kā eju pediatrijā, un es sapratu, jā, ka tā vieta, tā bērnu slimnīca ir, tur ir tās vērtības, laikam, kas man ir arī ļoti tuvas. Un man ļoti arī patīk būt tajā ceļā, nevis tur, kur es ārstēju slimības, bet tur, kur es varu palīdzēt cilvēkiem izvairīties no saslimšanām, un tas ir tas bērnu vecums, kur tu vari iemācīt. Cīnīties ar to, nevis... iznākumu, bet jau var sākt. Jā, ka tu tā kā ar cēloņiem jau mēģini tikt galā, nevis, ka tik ļoti ar kaut kādām slimībām. Tas man viss likās ļoti, ļoti pievilcīgi. Jā, labs. Interesanti. Skaisti, vai ne? Jā. Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Uzspēlējam spēli. Kad mums būs deju pauze?
Mierīgi. Tā, tu droši vien, nu labi, nevis droši vien, bet diezgan droši zini arī diezgan slavenus cilvēkus Latvijā. Nu, tu apgrozies sabiedrībā. Jā. Vairs nē. Es vārdus neatceros, es sejas neatceros. Tad jau būs arī uzvārds zini. Jā, Emīls tuliņ pados vienu spēlīti. Varbūt acis? Acis? Viņa. Nē, nav labi. Nē, vaļā. Tad vaļā vajadzētu. Tagad tu vari skatīties. Tātad mums te ir tāda spēlīte. Mums te ir sagatavoti zināmi cilvēki. Jā. Latvijā. Jā, šitos te mēs velkam galvā, katrs tur pielāgojamies pēc izmēriem. Noņem no austiņas, uzliek šito un tad atpakaļ austiņas. Es domāju, ka sajies mums tā. Agnes tev var palīdzēt tur ar izmēru piedzīšanu, bet uzliksim katrs sev. Jā, bet tā, lai ērti un dara. Nav ērti, bet man padarīt. Palaid brīvāk. Un tad spēli vienkārši ieliekam, neredzot, kas mēs esam, un tad mēs trietā mēģināsim saprast, kas mēs esam. Ja? Un tur ir Latvijā zinām cilvēki? Jā. Okay. Jā, mēs arī ielīdīšu iekšā. Tas ir vienkārši izcili. Tur ir tīpēc Kleopatras izskatīt tagad. Jūs izskatās tā kā miņoni. Yes. Tā, galvenais darbs ir izdarīts. Tagad, Dāna, es tev ļaušu izvilkt vienu. Izstāst, ka viņi ir absolūti vienādi. Jā, tad tā doma tāda. Šitot neskaties, tagad Dagni rekur ieliec. Dagni ieliec Dānai reku priekšā. Viņi pastīsies uz kameru, pasties tur rekur uz kameru, lai saprotu, kas tu esi. Galvenais, tagad tu redzēsi, ko mēs te ieliekam, tad arī, mēs arī nezinām, kas te ir. Jā, kā tad? Kurš te šito taisīja? Kāļa civilsieva. Paldies mums cilvēkiem. Un tad es ņemu šito. Un mēs neskatoties arī liekam sev. Tik diezgan mēs neizpļāpāties, jo tu netrāpīs tajā vietā. Tā, mēs visi zinām, kas tos cilvēkus, ko mēs redzam, ja? Jā, es zinu. Pastamies tur kamerās. Vai es zinu šo cilvēku? Kur Agni pastamies? Es ir, jā. Okay. Būtu stulbi teikt pateikt vārdu uzvārdu. Reku, tas tu esi. Ok, bet es zinātu tādu cilvēku? Noteikti, jā. Es domāju, ka jā. Tev vajadzētu zināt. Es zinu. Jā? Es zināšu šito? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka easy. Nu kā easy? Un spēles noteikumi vienkārši, mēs nešaujam uzreiz vārdu uzvārdu, bet, tā kā ejam uz to virzienu, tur vīrietis, sieviete, tur kādi mati un ko dara un tā. Tā kā tu droši sāc par sevi, par sevi tev jājautā. Bet tā kā man jāuzdod jautājumu, kur jūs sakat jā, nē? Nu, būtu vēlams, jā, tādā virzienā. Jā. Vai es esmu sieviete? Nē! Labi. Deidem, labi. Mēs tad ejam tālāk paplīt? Jā. Es esmu vīrietis? Jā. Okay. Es esmu vīrietis? Nē. Jā, mēģināt ko atcerēties tagad šis viss. Vai es esmu politiķis? Nē. Manuprāt, nav bijis. Sākās, manuprāt, nav bijis. Nē, nav. Cik es zinu, tad nav tur trāpījis. Jā. Labi. Vai es esmu aktieris? Nē. Īstenībā, jā. Ir gadījies, teiksim tā. Ir gadījies, bet nav aktieris. Pēc profesijas, ja Dāna ir ārsts, tad viņš nav aktieris. Viņš nav aktieris, jā, bet ir gadījies. Ja pasaulē kāju. Man bija sieviete, jā? Jā. Ok. Viņa ir bijusi koru karos. Oh my God. Es neskatīsies. Es arī. Es nezinu. Nav nejausmas. Es teikšu nē. Labi. Es teikšu nē. Nav nejausmas. Dana. Nopietni! Tad ir. Tas bija Emīls. Šautauts Emīlam. Es arī neesmu skatījies. Vienkārši tagad grasās nākamajam. Es tur redzēju vairākus cilvēkus. Jā, Madona būs. Jā. Vai es esmu jauns un simpātisks? Definē jauns. Jā, un definē simpātisks. Vai viņš līdz 30 gadu vecumam? Nē. Man tā labi, tad ejam tālāk. Tu taču zini, ka nav tricārs? Jā. Jā, labi. Okay. Viss ar to arī jautājums beidzās. Es tik daudz. Tātad es esmu vīrietis. Jā. Kuram gadījās pabūt par aktieri. Izlasās pēc manis paša. Jā. Bet tā. Mēs bijām domājuši arī sevi varbūt pateikt, lai ieliek. Jā, būtu rēcīgi. Tā, pagaidī.
Es nevaru uzdot, kas ir mana pamatnodarbošanās. Nē. Tikai jā, nē. Vai es esmu sportists? Nē. Atkal piebilde. Tu esi bijis sportists kaut kādā randumā, tikpat ļoti, cik aktieris. Tu profesionāli neesi sportists. Jā. Es pēc tam varu paskaidrot. Lūdzu, paskaidro. Tagad nevar. Tagad nevar. Tu? Bet nē, tu neesi sportists. Okay. Tātad sieviete, kaut kāda mūzika tur ir. Ap 30 gadiem? Nē. Nebūs. Porši. Vai es esmu mūziķis? Jā. Pilnīgi nepalīdz absolūti neko. Kā man ar koru kariem, ko es neskatos, domā, man ir vieglāk. Tātad es... Tev pagaidām atbildi jautājumu bija tāda, viņš ir aktieris, un mēs tādi, nē, bet ir gadījies, sportists, nē, bet ir gadījies. Jā, okay. Vēl vien. Tad es esmu influenceris? Jā. Jā, tur es varētu. Jā. Šī ir diezgan influencer. Es sauktu noteikti viņu par influenceru, jā. Tā. Kuru viņu? Pat nemēģinu šādos savus gājienus. Labi, tā kā bija koru kari, tad šis nebūs jautājums, bet es saprotu, ka tā ir dziedātāja. Mēs varam tā, vai tas jau... Jā. Stabili. Es varu vēl uzdot, vai... Nē. Okay. Viens jautājums. Labi, viens jautājums, jā. Tas likās pašsaprotami. Koru karos nedziedātāji būtu reicīgi. Te ir visi latvieši šajā spēlē, jā? Jā. Es tā ceru, jā. Jā, es redzu latvieti, jā. Vai es esmu piedalījies Eirovīzijā? Jā. Eirovīzijā vai Super? Supernova un Eirovīzija devis dažādas lietas. Es esmu piedalījies Eirovīzijā. Jā. Jā? Jā. Tu uzmanīgi. Joprojām nepalīdz. Es nezinu, bet katrā ziņā arī, man ir pēc tam ja nebūtu bijis Eirovīzijā, diezgan mierīgi iztēlojos, teiksim tā. Paldies, tas vispār nepalīdz. Ir bijis Eirovīzija. Okay. Tā, man ir 2 varianti. Labi. Jau gatavi jau? Jā, man ir gatavs. Vai es esmu Zeltiņa kungs? Nē. Renārs Zeltiņš, nē. Tev vēl ir cik 1 vai 2 dzīvības, cik mēs sarunājam? Mēģinājumiem ir 2 mēģinājumi, jā. Tad... Tā labi, sieviete dziedātāja, nav 30. Jāsaprot, cik vairāk vai mazāk arī var būt, taču ārprāts. Es neiedomājos, es šaustrīts. Vairāk kā 30 gadi. Jā. Super, vispār nepalīdz. Jā. Tālāk, jā, labi. Tātad es esmu bijis Eirovīzijā. Vai es esmu justs? Nē. Labi. Es tūlīt miršu, man liekas, bet... Tad aktieris, kas... Tu vari vēl jautājumus uzdot. Nav jānomirst uzreiz. Esmu influenceris. Padomā pats. Dārs ir arī. Tas būtu labi, jā. Labs, vispār nenāk prātā. Tāds maznākums. Tātad, ja es esmu bijis sportists daļai, vai es biju... Uz to nekoncentrējies. Jā, lūdzu. Nē. Uz aktieriem, nē. Arī nē, tur vairāk tas influenceris, man liekas. Varbūt palīdzētu, jā. Jā, tad es esmu ēdienu influenceris. Kas, teiksim, viņiem ir tās kategorijas tur. Nezinu kā, bet viņš liek daudz storijas par ēdienu, jā. Gandrīz tā kā tas sportists. Jā, īstenībā. Viņš vienu brīdi, tas kā viņš man influencē ir par ēdieniem. Super. As weird as it is. Jā. Super. Labi, man ir dziedātāja virs 30 gadiem. Koru kari. Viņa ir bijusi vai šogad būs? Tas jautājums jau pagaid. Labi, es prasīju, vai ir bijusi. Ko tas tev dos? Neko. Es šobrīd domāju. Baigi ilgi. Jā. Vienkārši šauj. Viņa ir muzicējusi vai dziedājusi kopā ar Raimondu Paulu, par tādu vecumu mēs runājam. Kā ar Raimondu Paulu muzicē visi?
Kas Ansim arī jau nav kaut kāds gabals ar Raimondu. Vispār īstenībā ir Edvardiem ir gabals. Okay. Jā, Raims ir iconic. Okay. Es domāju, ka tas tev arī nepalīdzēs. Jā. Es teikšu jā. Okay. Es neatminos, bet viņa ir tajā ērā, kura varēja piedalīties tajā ērā. Jā. Labi. Vai es esmu gatava tajā? Okay. Dons. Tu neesi Dons. Tas bija otrais minējums. Jā. You are. Out? Nu, teorētiski mēs sarunājam divas dzīvības. Jā. Spēle ir spēle. Spēle ir spēle. Noteikumi. Kas man ir jādara? Viņi skatās tagad? Viņi skatās. Es redzu savu karti. Hintu? Jā. Hints, labi. Varam iedot hintu. Tas nav hints. Kādu hintu mēs varam iedot? Es tā baigi nepārzinu. Es varu pateikt par Eirovīziju. Kā viņš izdarīja savas uzstāšanās beigās. Viņš izdarīja šādu te. 2013. gads. Vispār doesn't ring a bell. Klusums manā galvā. Šis bija tas moments, bija tas moments, kad viņš bija tādā supernovā. Viņš to nedarīja. Ja tu prasītu karā zinām personību šādi, es saprastu, bet dziedātāju šādi. Nē, tas bija 13. gads. Dziesmu vari pateikt, vai kas grupu vai? Emīl, tu negribi padziedāt? Viņš viens pats izgāja uz skatuves. Nē, es tik sīki neatceros. Bet tā bija grupa vai viņš pats? Es tiešām neatceros. Oh my God! Nu, man šis nepalīdz absolūti vispār. Viņš supernovā bija mierīgs, un tad vēl hints. Var vienu hintu, kas tiešām ir, jā? Ja viņš koncertu saka drēbēs, viņš koncertu pēc bez drēbēm. Kuras viņu var satikt to vīrieti? Kādus videos? Jā. Jūs teicat tiešām šo te, ka visi viņa koncerti beidzās to, ka viņš no sērijas otrajā dziesmā nomalka pliku grudaku un dod ručku. Nu labi. Kivičs? Labs minējums, bet rauj ārā skaties, kas rauj ārā. Come on. Count. Tas ir viņš ir bijis Eirovīzijā. Jā. Mēs to pārbaudīsim. Ja nē, Agni, tad tu viņš ir bijis, tā kā cilvēks to pārbaudīs. Nu varbūt, jā. Labi, Agni, tu. Es mēģinu otro reizi. Lauris Zalāns. Nē, tas nav viņš. Esam ārā. Pagaidi, mēs kaut kāds hints viņam iedodam. Labi, pamēģinam. Viņš ir rēcīgs. Man liekas, ka viņš ir rēcīgs. Nu, viņš ir, jā. Nevelti viņš ir tur, kur viņš ir. Jā. Jāsaka, ir rēcīgs. Viņš ir, es viņu saucu par multimākslinieku tādā ziņā. Es pat varu vēl lietas izdomāt, ko viņš dara. Es viņu saucu par zupu mīli. Bāliņkungs. Zupas. Šautauts Bāliņam. Oh my God, Edgars. Es viņu pēc zupām nekad. Viņš tieši zupas. Jā. Ja man pateikt zupu influenceris, jep, tas ir viņš. Okay. No, Kārli, palika tu. Koros viņa bija liela jēziņa. Nu, es taču redzu, kur ir liela? Aiziet, atbild. Ir. Kas mums vēl ir? Kad padod hintus vēl kaut kādus? Kas mums ir vispār viņa ir īstenībā dziedātājām? Viņa ir ļoti populāra. Bija kādreiz. Nu, viņa bija reāli diva. DJ Ella. Nē. Bet diva. Viņai bija... Viņa varētu labs minējums bija. Viņa DJ Ella. Viņa vēl liekas būs koru karos, ne? Jā, arī viņa būs. Nu, redzi. Gan jau ir. Šitā varētu būt to laiku DJ Ella. Jā. Bijusi Latvijas abā, teiksim. Latvijas abā. Tur jau tādas... Fifīgās kundzes. Jā. Dāmas. Kas mums bija no fifīgajām dāmām? Olga Rajecka. Ir, jā? Labi. Uzreiz kā fifīgā dāma tā bija skaidrs. Protams, ka tu... Ļoti labi. Tikai viena fifīga dāma Latvijām. Vai mēs atstājam šo, jo man kaini patīk? Jā? Tu vari atstāt, es negribu. Es laikam arī tomēr. Jā, solidarizējamies. Nē, vēlkam tad nos. Es jau biju noņēmis savus. Paldies tev par šo spēlīti. Šitā bija labi. Šitā bija ļoti laba spēle. Man arī patīk, cik profesionāli jūs esat piegājuši šim visam, ka tas nav tā kā, es domāju, ka būs ar siekalām jāpielipina kā parasti visās tajās balītēs, bet, šis ir nākamais līmenis. Tas nav mūsu paraksts. Nav mūsu rokraksts. Wow. Jā, tā spēlīte. Tev ir mīļākā veļas mazgāšanas programma? Jā,
Cik ilgi mazgājās veļa tavā mīļākajā programmā? Es zinu, ka tā ir 3. no augšas, tur ir 40 grādi. Miks 40. 40 grādi, jā, es lieku 40 grādos, un es neatceros, cik ilgi tas ir, bet man ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kāds, es lieku kaut kāds stundu 7, stundu 40. Līdzīgi arī. Wow, kas tie ir pa jautājumiem? Tu mazgā arī 40 grādos visu? Veļu? Jā. Nopietni? Really? Nē, 40. Nav nepieciešamība. Ne visu. Mazāk vajag? Var tricāri arī griezt. Kāpēc tad var arī 60 uzlikt? Nē, 60 jau ir vešiņai. Kā mēs nonācām? Agnes bija pierakstījis tādu jautājumu te pa vidu. Zini, kāpēc? No. Jo es skatījos kaut kādu video, kur cilvēki runā par veļas mašīnām, un man bija tas bija TikTokā video, kur čalis stāstīja par veļas mašīnām, un bija tāds, kāds Danai, nezinu, mīļākais. Jo mums mājās ar kundzi arī. Tas kā gatavojās. Mums ar kundzi mājās ir savu top, tā kā viņš ir super jau nolietot tā programma. Viņu rasts, jo tu zini, cik tev ir strauji jāuzgriež tas virpulīts, lai viņš nokristu uz okay. Kā mēs nonācām no tā, ka mēs kādreiz apspriedām balītes piekdienā, un tad līdz kāds ir tavs mīļākais režīms veļas mašīnā? Es nesaprotu. Tas, ka cilvēki pieaug. Laiks iet. Žēl. Bet tu saproti, cik Agnes ir locked in katram podkāstam, ja viņš jau rīlus skatoties, domā, kāds Danai ir mīļākais veļas mazgāšanas režīms. Tev patīk mans režīms? Viņš ir diezgan mit tā kā visiem. Labi, Dana, kā tev šķiet viena no lietām, ko mēs prasām pilnīgi visam, ja mēs ierakstīsim Google Dana Isarova, ko mēs ieraudzīsim? Mēs slēgsim attēlus un pastīsimies. Es domāju, ka kaut kas saistīts noteikti ar Covidu vai kaut kādu Ukrainu, kaut kādu interviju varbūt. Vismaz no pēdējām lietām, ko es atceros. Okay. Tas ir tas, ko man ir bailes. Es tā kā, ja ir kaut kur es varētu noraukt stop krānu, tad tas ir tagad. No visām reizēm? Jā, Dana Island tur ir. Attēli uzliekam. Un tā, kas mums tur ir? LSM, Latvijas Radio 1, jaunākās ziņas, doktori Dana. Kas notiek Latvijā? Tu biji, kas notiek Latvijā? Jā, re, ka tur es pat, man liekas, 2 vai 3 reizes biju. Tāpēc, un man Otrai rindā pa vidu. Un man aicina uz to šovu, un es nezinu, kas notiek Latvijā. Man nav atbildes uz to jautājumu. Jā, bet rekur, jā, tā esmu es. Kas tās tur? Kaut kāda intervija, kaut kāds podcasts? Man patīk, tā, kur ir, tātad ir, kas bišķiņ uz augšām il? Un tad ir tā pašā labajā malā. Jā. Tā bilde ir priekš ārstu kaut kādu portālu. Tas ir no manas. Gogonieku dievs, kas tas tāds ir? Es arī, teiksim... Jā. Es meklēju par tevi internetā. Īstenībā ir pa lielam tikai vienveidīga informācija. Nav kaut kāda, kaut kāda ieraksti no... LinkedIn, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgs. Ir tikai kaut kādas intervijas un podkāsti un tā tālāk. Es nemāku LinkedIn. Kas tur ir jādara tajā LinkedInā? Es arī ne. Man ir tāda sajūta, ka man tur ir jālapojās ar kaut saviem panākumiem, un es nemāku. Un visi tevi slavē. Tas ir Facebooks priekš darba. Jā, tur... es jūtos tik awkward tajā visā LinkedInā. Es gribētu. LinkedIn nāk kopā ar mīļāko veļas mašīnas programmu. Jā, bet... Es joprojām par to jūtos runāt daudz labāk nekā par LinkedIn. Tu esi LinkedInā? Jā, protams. Un ko tu tur lietas? Postēju lietas par darbu. Un tu tāds, pasties, kāds es malacīju šodien tur. Jā. Un cilvēks, un starp citu īsmē, tur ļoti liels headhuntings notiek. Tā ir taisnība. Ja tu uztaisi savu profilu normāli, tiešām ar īstu informāciju, ar izglītību, ar kaut kādām nodarbošanām, ar tavu šobrīdējo teiksim, profesijas, teiksim, cik tu augstu vai zemu esi. Protams, ārstu nemeklēs tur. Tas ir vairāk kā skaidrs. Kas tas var? Bet ir bijuši darba... Pasties! Wow. Šo es neatradu. Sakapāsim. Jā. Cik foršas reklāmas. Jā. Paldies. Kur tu esi? Tas ir no vidusskolas kur es esmu ar to izsaukumu zīmēm un trīnieku kājas 3. Rīgas valsts 3. ģimnāzijā. Wow, okay. Jā, mēs bijām VF skolas superlīgā karsē meitenes. Arī ļoti labi laiki. Sakapājāt? Sakapājām. Labi. Man liekas, ka 49. vidusskola mūs sakapāja finālā, bet man liekas, ka 3. Basketbols skola. Jā. Es tikko minēju un trāpīju. Šo nekā ziņķi kāda. Labs. Kas tur vēl ir? Nu, labi, varbūt nevajag. Man ir reāli. Man tā daudzas sirsniņums nav nejausmas vienkārši. Tur ir maz tavas privātās informācijas. Tas gan, tāpēc īstenībā... Tur jau nav. Nu kā, kas tur ko? Tur raudošā seja pastiestā tur apakšā. Neslēdz. Ok, labi. Bet ar šo vēl
bonus. Tu uzskati, ka tu esi influencer šobrīd vai iepriekš? Nē, es nekad sev neesmu tādu uzskatījis. Ne. Bet tev nav piedāvāta sadarbība? Jā. Daniela Wellington pulksteņi, kā visiem Rolex, un Aktimeli tās tie vēderam, kas ir, ko visas tās Aktimeli influenceris līdz 2003 apmēram. Jā, vai kaut kāds Ajax vai vēl kaut kāds lietas. Man ir bijušas arī sadarbības tad, kad Ukraina viss tur bija un arī Covid bija, bet tās bija tādas, es ņēmu tādas sadarbības no sērijas, kuras sadarbojos ar kaut kādu valsts kancelēju vai es jau vairs ar tādām kaut kādām iestādēm es sadarbojos. Es nekad neesmu reklamējis produktu, tur kaut kādu trauku mazgājumu. Tur neesi gribējis to darīt? Nē. Ārstiem? Nav jums tā kā nāk tie... Haltūra? Nāk tie Zāles reklamē. Zāļu aģenti, kas, teiksim, tevi uzpērk. Nedrīkst to var darīt. Jūs daudz ko nedrīkst karot. Jā, tas būtu labi. Nē, es nedrīkst kā ārsts reklamēt kaut kādas zāles vai uztur bagātinātājas. Ir ārsti, kas to dara, bet tas nav īstētiski pareizi. Bet man pašai nepatīk, ka Instagramā tu tā kā ieej iekšā un tāds, es gribu pastīties, kas cilvēkiem ir dzīvē, un tu tā kā ir kaut kāda reels, un tu tā kā domā, kaut kas tur būs, un tad beigās ir Ajax. Man ir tāds, es speciāli neskatos televizoru, lai nav tās 20 minūšu reklāmas, un tad es ieju savā Instagramā, es gribu pavadīt vienkārši skaistu mirkli, stalkojot cilvēkus, un tas, ko es redzu, ir kaut kāda Ajax reklāma. Man ir tāds, un es pati negribu tādu. Cik tev ir profili Instagramā? 2. Tikai? 2. Sāki godīgi. 2. Tu stalko no savu privātā? Man bija kāda, es zinu, ko tu tā kā gribi tur saprast. Tajā visā man kādreiz bija tas kaut kāds fake accounts, kad man bija iepriekšējais boyfriends, un tad es tur kaut ko mēģināju stalkot, bet tad es sapratu, ka... Rakstīju no abiem savam draugam? Neklausies viņu. Neklausies viņu, tās nav īstais profils. Bet tad es noņēmu nost to trešo. Es nezinu, man nav negribas vairs nevienu īsti stalkot, un īstenībā es arī beig maz laika pavadu sociālajos tīklos. Vēl jāmazgā. Jā, tur ir domestos hīli, un tad tur domestos mājā te ir, un tad nav tie visu laiku. Bet nē, man nav tie trakie profili. Ja man gribas pastalkot, es to daru no savu profilu kaut kādā veidā. Bet es vienkārši Man neinteresē kopumā, kas tā kā cilvēkiem ārpus man burbuļi notiek. Es arī nesakoju līdzi influenceriem tādiem, kur pārdod produktus, attiecīgi man tā. Bet ziņas tu droši vien lasi, bišķi. Vai nelasi arī? Šobrīd es cenšos nelasīt. Ļoti labi. Emīl, mēs tieši atlasījām. Mums ir viena no rubrikām par ziņām. Tad mums ir kaut kādi 3 raksti. Viens no tiem, protams, ir lieta, ko mēs arī negribam ķidāt un pieskārties. Man ir jautājums, vai tiešām šīs podcasts ir par ņirkšanu? Pārsvarā, jā. Mēs varam pasmieties par šo arī kaut kādā mērā. Davrēcīgi, jā, bet tu pati minēji sākumā arī par Ukrainu, un tu teici droši vien, ka tas kaut kur tālāk ir, bet viena no ziņām, jā, tagad tieši ap šo laiku stingri un daudz un dikti debatē un spriež tur Zelenskis ar Ameriku, Krieviju, kas notiks un tā, un tur vai bija vai būs mierīgāk Ziemassvētku un vispārējais, bet jebkurā gadījumā arī te tu esi bijusi diezgan daudz manāma un izteikusies, un tev arī ir saknes kaut kādas no Ukrainas, vai ne? Jā. Ir pagājuši cik 3 gadi? Ceturtais. Kopš tas sākās. Es pat nezinu, ko es gribu jautāt. 3 vārdos tas, kā tu tagad varbūt. Man ir konkrēts jautājums. Es zināju, ka, es godīgi sakot, nācu šeit, es zināju, ka Agnim būs jautājums kaut kas par politiku. Jā, jo, es, lai apmēram ieskicētu, tad, kad ir tāds jau bišķiņ ieķemerēts, kādā saviesīgā pasākumā. Man patīk, ka Dan pakļāpāt par politiku. Vai karu. Man patīk to darīt? To man neviens nejautā, bet man tas ir jādara. Man patīk, jā. Bet kāds skaties to, kad sākoties tam visam, bija ļoti daudz visur, teiksim, televīzijā, bija tur Stand with Ukraine un tā tālāk. Jā. Šobrīd tas viss tā ir ziedojumi, bija tur gāja aumaļām, katrs mākslinieks pauda viedokli, katram bija baigais viedoklis, viss pie viņa turējās. Karš nav mazinājies, viņš notiek tādā pašā sparā. Ir vēl sliktāk. Jā, bet tas viss ir noplacis, un tad jautājums, kur palika tie, kas skrēja. Tā kā Ralfs Eilants? Arī Ralfs Eilants. Nē, bet viņi, zini kā, es gaidīju, ka tas viss nopliks krietni ātrāk, ja godīgi.
Varbūt tas ir tāpēc, ka es esmu tajā burbulī un es redzu, kā cilvēki joprojām ziedo lietas, brauc uz Ukrainu, ved tur kaut kādas lietas attiecīgi. Es pamanu to, ka sabiedrībā kopumā ir mazinājies tas awareness vai tā, nezinu, kā latviski to pateikt, tā uzmanība. Jā, bet saprot ir tas, ka tas pats sākums bija tāds, ka visiem bija ļoti bail, ka tas notiks arī Latvijā, un tāpēc arī sākums bija tāds, kur visi sekoja tur katrai ziņai līdzi. Ir absolūti normāli, ka cilvēki nevar dzīvot tādā stresā 4 gadus no vietas, un to es saku arī skatoties uz saviem radiniekiem, kur man māsītes tagad. Iedomājies, ir vietēji, runā par vietējiem, par Ukrainas vietējiem. Jā, kur dzīvo šobrīd Ukrainā. Mana māsītes atbrauc uz Latviju, lai viņi piedzemdātu bērniņu, manu krustdēlu. Viņam jau ir 3 gadi, viņa jau ir atgriezusies atpakaļ darbā, un mēs ar viņu sazinājāmies, un viņa tāda saka, iedomājies, mums katru dienu bombardā man jāiet ir atpakaļ uz darbu no dekrēta. Un tā dzīve turpinās. Cilvēki tur precās, tur dzemdē bērnus, viss tur notiek. Un man liekas, ka tas ir absolūti normāli sabiedrībā, ka kaut kādā mirklī tu nevari katru dienu domāt par karu šausmām. Tad ir jāmirst nost. Tad ir jāmirst nost reāli. Viss, un nav jau stāsts arī par to, ka problēmas savējās, viss kaut kas, bet tad reāli ir jāmirst nost. Un vienu brīdi man arī tā likās, es atceros, kāpēc es meklēju to garīgo vertikāli. Jo viens no tiem jautājumiem bija tāds, kāda jēga dzīvo šajā pasaulē. Ja ir viens vīrietis, kuram uznāca bizdings kaut kāds. Labi, viņš nav viens, es to labi saprotu, bet kopumā tā ideja, vai ne? Un par sabiedrības attieksmi es gan varbūt īsti nepiekritīšu, ka viss tā kā ir pavisam noplacis. Nav pavisam, jā, protams. Es pamanu diezgan īstenībā. Ir karogi tur, kāds ir izkarinājis. Tur joprojām ir, pieņemsim, kas man ļoti patīk, un šautauts Jānam Domaram, viņš katru reizi sākot raidījumu pasaka, kura kara diena tā ir. Nekā personīgi arī un tās mazās lietas, par kurām mēs vienkārši esam pieraduši, bet es viņas ļoti pamanu, ka joprojām tas viss eksistē, un man tas liekas tādā ziņā skaisti, un ir cilvēki, kas ziedo naudu, un ir cilvēki, tā kā man liekas, kad... Es vairāk biju tā doma, protams, nav mazinājis. Es saku, tāpat tas TV3 pie logo, vienkārši tas uzras bija kādreiz lielāks. Šobrīd ir tikai karodziņš. Bet tas iet kopā ar to, ko Dana teica. Cik ilgi protams, tu jau sagūsti pats arī kādā ziedotājs. Bet tu domā par to, ka cilvēkiem mainās viedoklis par to vai kas? Jo man jau liekas, ka kopumā tie lielākā daļa, kur ir teikuši, ka mēs esam Ukrainas pusē, viņi jau joprojām tur ir, bet viņi nav tā kā, vienkārši tas nav varbūt tik skaļi. Tas vairs nav tik skaļi, tas par to skaļumu, kāds ir sabiedrībā. Ir, bet viegls fons, teiksim tā. Mēs varam iedzert? Jā, droši. To visu laiku daru. Viņš jau bez darba. Kā vairāk brīvais laiks. Super, šito tēmu arī mēs ar to arī varam oficiāli, man liekas, slēgt. Mēs tur diezgan... Varbūt Agnim ir vēl kāds jautājums. Droši vien, ka daudz, bet tā kā būs nākamais tusiņš, tad viņš tev viņus uzjautās. Vai jūs gribat, lai šito nokomentēju? Jā, tas bija tikai viens no visiem. Man liekas, ka precīzi, jā, jā, tie, kas varbūt neredz bildi, tad jautājums ir, ka ziņu apgalvojums ir, ka mēs esam Krievijas nākamais mērķis, ko saka NATO ģenerālsekretārs, un tas ir pilnīgi. Es pateikšu no savas puses, pirms pāris gadiem, kad kaut ko tādu runāja Twitterī un tam līdzīgi, man likās, ka kurš mūdz, kāds sakars. Un tagad, ar katru gadu tu saproti, ka tas ir nopietni. Tas ir, jā, bet arī te es gribu pateikt, ka tas nenozīmē, ka mums tagad visiem ir jābeidz dzīvot. Vienkārši es gribētu, lai man jau prasītos, ka tajā valdības līmenī ir kaut kāda bišķi nopietnāka attieksme. Un tiek risināti, pieņemsim, šādi jautājumi, nevis tur, es nezinu, varavīksnes karogi un kārtējo reizi tur geji ir vainīgi pie visa. Un tas ir tas laikums, kas mani sarūktina visā šajā situācijā, ka ir tāda, man vismaz izstāstāt bišķiņ pavērš attieksmi par to visu, bet jā, tas ir diezgan reāls scenārijs, diemžēl. Diemžēl? Nākošās ziņas. Jā, tad mums ir TV tā ziņas. Atlaides! Apotēkā. Uzturu bagātinātāji. Tieši kā man, jā, glābēji plāns svētkiem, 8 padomu, kā parūpēties par vēdera labsajūtu. Tagad ir Ziemassvētki, es domāju, visi ir pārēdušies. Es visu laiku esmu pārādusies, tā kā šis man būs ļoti aktuālais ziena. Tu esi gurmāns arī, ja tev patīk. Man patīk ēst. Man patīk ēst. Tu kā to pateikt? Man patīk ēst. Kas mums tur rakstīts? Tādā. Vai tev ir kāda, jā, vai tu kā ārsts ieteikumi par ēdieniem? Par ēdieniem, par smagumu sajūtām, vieglumu sajūtām un tā tālāk. Izbaudīt nesteidzoties, te ir viens tāds
Attiecībā uz ēšanu es teiktu tā, ka ir jāēd tiešām nesteidzoties, neskatoties tur gadžetos savējos, televizorā, ka viss fokus ir uz ēdienu. Ēdiens ir garšīgs, skaists, tā lai viņš patīk gan vizuāli, gan tās visas smaržas. Attiecībā tur uz kaut kādām ēdienu izvēlēm, es jau zinu, kā neesmu baigais paraugs šajos jautājumos. Tu čipšu uz žipā. Man, zini kā, es reizēm noraujos, jā. Man ir tāds reizes, ka tā kā 2 čips pakas ieiet iekšā, tā kā vispār nevīšas. Jā, tā ir. Un, attiecīgi, ja par svētkiem runā, man liekas, ka svarīgākais laikam ir tas, ka nemiksēt, ēst it kā nekad vairs nedabūs to ēdienu. Ja tā, man liekas, tā problēma, ka tu apsēdies, un pie tā galda apsēdies, tad sēdi tās 3 stundas. Un tad viņi tur ir, un tu, ko tu vēl varētu paēst? Tu varbūt ir kaut kā labāk, kad tā kā paņem uz tā šķīvja, aiziet apsēžos, ka sēdiens nav priekšā, bet tu domā, ko medikamentozām? Nē, vienkārši tie ir varbūt kaut kādas, štriki no ārsta puses. Negulšņāt pēc maltītes. Jā, lai es neredzu, man no brīļa. Sorry. Lai tā kuņa skābna iet augšā, nededzinu. Jā, negulšņāt pēc maltītes. Arī svētku maltītē jābūt sabalansēt. Tas, ko Dana teica. Tas viss, ko rakstā uz papīra. Teorija. Tā ir teorija. Bet tad gribās zināt to siļķi kažokā. To rosolīt. Tur viss sajaukt. Un tā paņem tā vēl tā cepets, hop, un tā kartupeļu saprot ar tos, kā man sagribējās. Pīrāgs. Un tad ir vēl kaut kāda pīrāga. Un tad tur vēl Cilvēki ir viena laba lieta. Uzmanīgi ar alkoholu un gāzētiem dzērieniem. Tā ir nopietna problēma. To arī ārpusēšanas var atgādināt. Jā, ar alkoholu jābūt tiešām. Neaizmirst par ūdeni. Jā, tas ir arī katru dienu. Var dzert patiešu ūdeni, kad tu esi tikko pāēdis? Patiešu ūdeni, kad tu tikko pāēdi un uzreiz padzeries. Padzeries? Var? Nav tas moments, ka viņš nevarēja ūdeni no visām lietām. Nē, kad šķīdram iedzek, tad tas ir guļi? Guļi sajūta, un tad viņš tur nesasūcās vai sasūcās tieši. Tāpēc mēs paaicinām, lai tu atbildētu uz jautājumu, kuri mums nomoka. Jā, fermentēt produktu svētgaldā ļoti labi. Marināts gurķītis. Kaut kāds tas skābēt kāpostiņi. Aiziet. Tā, lai tas vēders sapūšās rītīgi uz to vakaru beigām. Tad ir aktimelīts mazais. Un mēs peldēt neejam uzreiz. Vannā. Ja kāds grib sētkos pēc pirts, pēc 9 ēdieniem nelicam. Jā, pirtī nevajag. Respektīvi, zini kā ir? Vienkārši ir tas, ka tad, kad tu gremo, tad viss tavs tur tā organisms ir safokusējies uz to gramošanu. Un tad tur aizēja tajā pirtī, un tur ir karsts, un tur paliek slikta dūša, un tad tur izēja ārā. Tas tam gan ir jābūt uzmanīgi. Bet man liekas, ka alkohola tad būtu lielākā problēma. Var palīdzēt absorbenti. Es domāju, ka šeit arī apstājamies. Jā. Ar simetikonu. Jā, tas ir tas, kas pārspridzina gāzes burbulīšus. Tā ir, tur ir rakstīts kaut kāds medikaments? Tās reklāma raksts? Tā ir aktīva. Nē, tas pantenols. Nē, tas nav, tas vispār neatiecās. Bet jā, ir par tiem, ir jau viss kaut kāda līdzekļa, kuri palīdz atvieglot to smagumu sajūtu, bet es teiktu, ka nevajadzētu aizdzīvoties līdz smagumu sajūtai, kur zāles ir jālieto. Un arī cilvēki, kur tādi, es iedzeršu tur kaut ko, es nezinu, kā viņš sauc. Un ēdīšu vēl. Jā, vai arī vienkārši tā, lai būtu vieglāk. Es teiktu, ka labāk ir vienkārši nepārēst. Tāpēc jau vajag visu bildapot pirms svētkiem. Jau krāmēt. Krāmēt. Katru dienu. Vienkārši uzreiz siļķi kažokā. Un tad vienkārši svētkos tev nav nekāda smaguma sajūta. Tas pieredze, tavs organisms pieši tā visa daudzuma rēdiena. Tu varētu būt brīnišķīgs ārsts. Es pateiktu, kā vajag. Es domāju, ka tev jāapsver. Jā, jāapsver. Kas mums tur vēl ir no ziņām? Šis bija brīnišķīgi. Jā, šis bija vēl viens rakstīns, un pēdējais mēs esam iecienījuši. Tu atceries spokus? Spokelvē. Atceries bija tāda ko tu stāsti? Es atceros, bija tas zini, piena trešdienas, 9 gags. Nē, šis ir latviešu naigāks. Spoki aizgāja tur zem tevenēt, mēs arī sākām viņus piekopt, un tad reizē mums ir kaut kāds quizzs vai aptauja. Šoreiz mums ir aptauja. Jums? Nē, tas nav mūsu, bet mēs viņu viesiem uzdodam pāris jautājumus. Šis ir ļoti labs icebreakers. Starp citu, šodien bija iegājis draugos. Mums reāli vajag icebreaker. Mūsu kompānija reāli vajag icebreaker. Citādi kaut kā tā saruna vispār nevedās. Šai gadījumā tā ir aptauja pa jokam ap un par Ziemassvētkiem. Tev būs jāatbild uz šiem te jautājumiem, un tad mēs varēsim redzēt arī, kā atbild pārējā Latvijas daļa. Labi. Tātad pirmais jautājums. Kāda ir labākā Ziemassvētku dāvana?
Pirmais ir vesels maiss ar saldumiem, ko varēs līdz pat jāņem. Tad mums ir pašdarināts dāvanas, ko nolikt plauktā un nekad vairs neaiztikt. Un pēdējais ir kaut kas ļoti vērtīgs, jo kad tad vēl viena Ziemassvētku. Laikam pēdējais būs man. Labi, spiežam virsū. Un tur redzam krietni tāds pārākums. Vai tu katru gadu iemācies jaunu Ziemassvētku dzejolīti? Nē, man ir viens, kur es izmantoju katru gadu, un es pat nesargs par to. Pēkšņi es viņu aizmirsu. Man lampu drūdas uz kaut kāds. Tad tev būs tas mēnestiņš vēļās pagājis. Es domāju, visiem būs. Katru gadu otrā atbilde. Katru gadu atkārtoju to vienu, kuru iemācījos jau pirms 10 gadiem. Arī populārākais variants. Tā kā pagaidām diezgan populāra tā nostāja. Trešais jautājums. Kāds ir ideāls Ziemassvētku vakariņu galds? Pirmais. Tāds, kurus sagatavojas kāds cits. Jā. Vienkārši nelasāt cits. Un šeit mēs neesam populārākie. Populārākā atbilde ir visam jābūt latviskās tradīcijās. Tā galds lūst un var ēst 5 dienas. Aizmirstiet, ka kāds cits parūpēs un tu vienkārši atnāc, nomet čirika un gatavs. Tavs mīļākais dzēriens Ziemassvētkos? Tīrs krāna ūdens. Tur mums ir kaimiņa teicināta kanža. Vienalga, kad ir kāda sula, un tad ir tīrs krāna ūdentiņš pēdiņās. Interesanti, jā. Pirkšu, ko garšīgi veiklā. Tad tu izvēlies krāna ūdentiņu, jā? No visiem tiem, kas tur ir. Tur populārākais ir pirkšu, ko garšīgi veikalā. Labi. Un vēl tev būs seks Ziemassvētkos. Wow. Jautājums, vai tev būs seks Ziemassvētkos? Pirmā atbilde, jā, ar sniegbaltīti. Tad ir ar kaimiņu skuķi. Sasaukšu veselu baru vieglas dabas meitu. Kas te notiek? Spoki went crazy. Man likās, Tad ir ar kaimiņu puisi, ar savu mīļoto puisi. Esmu vēl par jaunu, esmu vecs, un tas man nav vajadzīgs. Esmu vēl par jaunu. Ļoti labi, spiežam to. Un tagad visiem kaimiņiem. Bija vēl variants. Ir gandrīz. Esmu vecs, un tas man nav vajadzīgs. Ir populārākais variants. Un tālāk, ko mēs vēl ir. Ko darīt šogad Ziemassvētkos? Man liekas, viņi te informāciju iegūst. Jā, bet arī tāds sajūta, ka tā kā. Tas ir varbūt uz CSV. Jā. Sēdēšu mājās viens un ēdīšu tā sparīgi. Tad svinēšu ģimenes lokā, pārkāpšu noteikumus un tusēšu uz nevēdu, iešu laicīgi gulēt, ko šogad arī ir Ziemassvētki. Tev ir otrais, jā? Svinēšu ģimenes lokā. Burvīgi. Tam ir jābūt populārākam, un tas arī ir. Wow. Rezultātā tu esi Latvieta. Dana. Latvieta. Paldies. Stulba diezgan. Lietas. Divas acis. Es vispār kāpēc jautājums par dzimumu attiecībām. Ziemassvētkos. Mums nākamreiz nevajag paskatīties. Mēs atvērām, bet ne līdz lejai. Tā būs labi. Okay. Tur bija krāna ūdentiņš pēdiņās, un tad bija, vai būs seks vai nebūs beigās tāds interesants. Ko? Ar diviem punčiem kopā. Būs vai nebūs. Es īstenībā par šiem spokiem nezināju. Nezināju? Nē, tā kā tādas aptaujas rakstē. Nē, agrāk spoki bija tā kā tu teici, kā naingags, tā bija latviešiem spoki, un viņi tur vienkārši met visādus stulbos rakstē. Tur gāja viss, kas neiet zem normāliem ziņu portāliem, bet tāds ņirdzīgais. Jā, tas bija rītīgi rēcīgi. Šis bija, labi. No judgment free zone, kā saka. Jā. Tā. Kārl, tev tur bija vēl viens, man liekas. Jā, noslēdzošais no linkiem. Šito es pamanīju pats netīšām, man likās rēcīgi. Cik ilgi jūs gatavojaties šiem podkāstiem? 3 gadus, godīgi tagad. 3 gadus, bet tā pa īsto nezinu. 40 minūtes. Threads tāpat kā X, man liekas, vispār tu lasi Threads vai X? Neviena nelasi. Šobrīd nē. Iepriekš kaitē manai mentālajai. Okay. Tā jau tur ir problēmas ar šito te kuku. Jā, jebkurā gadījumā es netīšām, tu reiz ar timeline populārākie raksti parādās, un te viens Džeks ieraksts dāmas meklēja pavadonu Ziemassvētku ugunsdzēsēju ballē 27. datumā kolēģis jautā. Un es biju pārsteigts, cik ļoti aktīvs bija meitenes zem šī ieraksta. Kur jāpiesakās, vai es jau nokavēju, tad es vēl lasīju, tur bija viens no komentāriem. Man ir draugs, bet es arī gribu. Diezgan daudz laika vēl. Un, interesanti. Tu neseko Threados, varbūt līdz šitādas bombas, tu palaid garām. Es reāli palaidu garām. Man liekas, ka lielākā bomba ir tu Threados. Es, kad kaut ko godīgi. Man ir 5 ieraksti pa gadu, 2 gadu laiku. Tie paši vienkārši, trīnieciņā, tā kā tu pirms tam trāpīji arī. Es neatceros sakarā ar ko.
kaut ko tu cer, bet Kārlis arī kādreiz uzrakst, es tā kā rīktīgi līdz asarām nozviedzos, man tāds, labi, ka tu to uzrakstīji. Es tā nevaru. Bet tu nevari izlasīt visu, jo tredos tas moments, kad tu vari izlasīt tikai daļu, un ja tev nav tās aplikācijas. Caur Instagram? Nē, man aplikācija ir. Tik daudz. Ja man nav, tas redz, kādas ir kaut ko rakstījis, bet ne līdz galam. Zini, kas man patīk, ka tā kā latvieši īstenībā ir ļoti recīga tauta, tāpēc, kad es tiktu, ka esmu, jo tur tie recīgie komentāri, bet tagad, kad es skatos, ir brīnišķīgi. Man patīk, ka cilvēki tā kā... Viņa raksta šito dāmu, jūs kolēģi nocēla no koka 2018. gadā. Tas, ja kas? Tas ir super, ne? Man tiešām ļoti patīk, ka cilvēki tā kā... Man besīk, ka kādreiz cilvēki recīgāk nekā es, bet, ko lai dara. Man ir puisis, bet bācis arī grib uz Varakļānu ugunsdzēsēju balvi. Varakļānu pīci. Manas nākamais jautājums, vai viņa izvēlējās tur to dāmu, jo tagad arī man kā gribās aiziet uz to Varakļānu. Viņa ir 27. Bet varbūt, ka viņi ir izvēlējušies. Jā, varbūt jau vakar bija balva. Ārprāts. Jā. Nu, lūdzu. Bet kā tev ir ar šo gājis? Tu esi šitā... Ar ugunsdzēsējiem. Jā, Varakļānu ballē. Vai tu esi bijusi ugunsdzēsēju Varakļānu ballē? Nē, bet gribētu. Gribētu? Jā. Bet tu esi gadījusies arī šādos te randiņos, teiksim tā, caur internetu, tas pats Tinders, kas ir populārākais. Tie laiki ir bijuši vai nav? Wow, mēs esam šajā tēmā. Šis ir otrais. No Covid uz Ukrainu uz Tinderi. Icebreakers pēc icebreakera. Ok, tad tas laikam tas, ko jūs klausītāji gribat dzirdēt, jā? Mēs tas bija jūs vēl nezināt, kas ir jūsu klausītāji. Viņu nav, vienkārši mēs paši šeit runājam. Man slēdz ārā. Tātad, es Tinderī biju tieši 3 dienas, un tas bija pirms, kad es izšķīros no savu iepriekšējo boyfriendu. Tas bija tieši pirms, tas bija pirms 5 gadiem, kad pandēmija sākās. Es tur iegāju iekšā, tas bija mokoši, tas bija grūti, un es sapratu, ka es negribu tur atrasties. Man ir tāda jocīga sajūta. Vai es esmu bijusi uz randiņiem ar vīriešiem, ar kuriem es iepazīstos internetā? Jā, es esmu bijusi. Ko konkrēti jūs vēlaties? Kurā internetā jūs iepazīstaties jautājums? Laikam Instagrams ir tas populārākais, bet arī Twitterī bija kaut kāda, no Twitter arī bija kaut kādas situācijas. Pastāsti. Man patīk, ka jūs patīk. Rēcīgāko, vai stulbāko, visnērtāko. Es domāju, ka... Varu viņu pasveicināt. Es godīgi sakot, neatceros, kā lielāko daļu no viņiem savas. Viņš sapratīs, ja tas stāstīs par viņu. Viņš tā, mēs komentāros atradīsim. Nē, bija viens, tas gan bija sen. Tas nebija pat tagad kaut kāds pēdējais laiks. Tas bija sen, tas spilgt atceros. Bija kaut kāds jaunietis, kurš man uzaicināja uz randiņu, un es viņam tajā laikā man ļoti patīk stāstīt, ka es studēju ārstos. Man bija tāds, man jāpasaka, jā. Tas tā kā, es nezinu, kad, man liekas, aktieriem ir līdzīgi. Kad viņi sāk studēt, viņam ir tas aktieris, jā, man bija tas ārsts. Un viņam bija tāds opačkie, un viņš izvelk ārā, es nepārspīlēju, viņš izvelk telefonu. Es arī. Un viņš man saka, klausies, es tikko uztaisīju magnētisko rezonanci, varbūt man vari palīdzēt, saprast, kas tur rakstīts. Un man, protams, ir tāds, protams, ka es tev palīdzēšu. Un es tā kā sāku lasīt viņam stāstu, un viņš man tā kā sāk rādīt analīzes un stāstīt par visām tām savām sāpēm un kaut kādām lietām. Un līdzīgi kā padalīties savu kostāru to. Tas ir bišķiņ citādāk, bet uz to pusi. Un tas viss randiņš bija respektīvi tā kā konsultācija medicīniskā, un man tā kā, protams, ka bezmaksas. Es gribēju prasīt, viņš tev samaksāja? Nē, nesamaksāja. Viņš par ēdienu samaksāja, kas bija jauka, bet Tad jau samaksāja. Nē. Pa Vēdera tiesa strādā. Doktora Danis Āro strādā pa Vēdera tiesu. Nākamās ziņas tēvanetā. Bet, un man, protams, tas randiņš nepatika. Jo man bija tāds, mēs runājam, man sākumā likās, forši, tā kā es varēšu paspīdēt viņu priekšā, un tad es sapratu, ka es vienkārši konsultēju vīrieti. Un, protams, ko viņš man uzrakstīja pēc tam, ka kā, viņam šis bija labākais randiņš, ka viņam bija tik jauki ar mani runāt, un es viņam, protams, nekad neatbildēju, viņu nogaustoju. Pirmo reizi dzirdu, ka kāds tā ir. Un tagad viņam būs, skaties, un tu, piemēram, tu šobrīd nodarboties ar bērnu ārstēšanu, tu viņiem radi to labo priekšstatu par ārstiem, viņš izaug, un viņam tāds, nē, ārsti ir slikti. Jā, nogaustoja mani. Tas ir tas, ko es spilgti atceros. Bet īstenībā, zini, kā es vispār diezgan maz esmu gājis uz randiņiem. Pārsteidzošāk. Tu parasti brauc. Es parasti brauc. Man savāds. Viņiem ir mašīna. Man savāds. Nē, es gājis daudz.
Es tiešām diezgan maz esmu bijis uz randiņiem. Citi varbūt domā, ka tur es katru nedēļu tiekos ar kādiem jauniem vīriešiem, bet tas tā nav. Bet ir, man liekas, mēģinājums, kam patīk iet uz randiņiem. Tu esi laikam tā, kurai nepatīk. Nē, man gribētos iet ar randiņā ar vīriešu, kurš man tā kā patīk, kur man gribas tā kā parunāt. Man nav vienkārši tāds, es gribu tā kā paēst. Es varu pats jau nopirkt. Čipšus. Vai kaut kādu tur, es nezinu, lielo šokolādi. Attiecīgi man nav tādas intereses. Bet... Kura šokolāde tev garšā? Fāzer, milka. Kura fāzer? Nu, tā, Dzeltena zilā? Ar lieliem riekstiem. Fāzer? Jā. Es par šokolādi. Es sapratu, jā. Un arī vēl ravenītēm, man liekas, tur vēl tāda bija. Un milka ir tāda kaut tofija. Tā man ir pēdējā laikā kaut kāda mīļākā. Kā mēs no randiņiem nonācām līdz šokolādēm? Tāpat kā mīlestība salda. Ko jūs vēl gribat zināt par manām attiecībām ar vīriešiem? Mēs mazāk, varbūt skatītājiem būs tāds, Danai, tā. Šokolādīte. Neprasīt par magnētisko rezonanci. Es teicu, ka par rītīgi izsvītro. Nē, bet tā citādāk, ja es varu padalīties, man liekas, tā grūti man ir arī iet uz randiņiem, jo, kā jūs teicāt, tas ir puspazīstama. Šis bija personīgi. Tādā ziņā, ka cilvēki kaut kur man ir redzējuši, un man liekas, ka vīriešiem Latvijā ir kaut kā grūti man uzrunāt, un attiecīgi varbūt tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc ne uz randiņiem. Vai arī viņi tik ļoti satraukušies, ka principā tas randiņš ir tā kā podcasts. Kad es uzdodu jautājumus, un tas Džeks atbildes jā, riktīgi, jautri, riktīgi. Šis nav randiņš. Sagriežam banānu, ja mēs par randiņiem runājam. Ko? Jā? Vai, Emīlija, iedod mums banānu. Kas te? Starp citu, tu neskaties. Es neskatījos. Pastāsti, kāpēc? Es izstāstīšu, kāpēc es neskatījos. Es izstāstīšu. Lai būtu inčīgāk? Jā, tāpēc, ka es negribēju zināt, kā man ir jāgatavojās. Es negribēju zināt, ja jums ir kaut kādi kompromāti par mani. Un tādas visādas lietas, es domāju, es negribu vienkārši tā kā, es gribu būt kā tīra balta lapa, lai viss ir jauns, lai ir liels piedzīvojums. Šķīsta. Šī podkāsta šķīsta. Tagad tu zināsim, šī ir spēle, ko mēs pilnīgi visiem viesiem liekam darīt, un tagad īstenībā tu redzēsi to atšifrējumu, kur mums ir spaile, un viņam malā ir rakstīts 0,8%. Budovskim ir 6,66%. Tas, īstenībā, volns. Bet patiesībā tas ir rezultāts. Tātad tev tiek iedots banāns. Tev viņš ir jāpārgriež pēc iespējas precīzāk uz pusēm. Kā tu to dari? Mums ir viena alga, bet tev būs nazis. Tu viņu vari griezt arī šitā. Jautājums uz pusēm, tā kā lai svari abās, tā kā svara ziņā viņš ir vienāds. Tagad. Jā, un es saku, mēs varam nosaukt, bet mēs pēc tam tāpatās svērsim. 1,58. 1,58. Druknais. 1,58. Tā, un attiecīgi tev viņš jāpagriež tā, lai šajā gadījumā 158, tas mums ir 75, 79 plus 79. Precīzi tas sanāk. Tev tas ir mērķis, ja? Un, piemēram, Spaili pirmajā epizodē mums par spīti pārgriezt tā, ka bija 1 grama atšķirība. Budovskim tur bija grami 10 kaut kādā atšķirība. Es tūlītās parādīšu, ko es esmu spējīgi. Tā. Un uz šitā galda? Jā, uz šitā galda. Tad mēs nopirksim jaunu uz nākamo epizodu. Wow. Kā tu nazi padevi? Nepareizi. Kāda tur atšķirība? Tā. Tagad tev jāveic ir tas. Grieziens? Jā. Kā vien tu vēlies? Neko nesaku. Nē, es neko nesaku. Uzreiz sāk tu visu. Ir, jā. Tu ņēmi vērā galiņu? Jā, es centos, bet man nav. Protams, ka es ņēmu vērā galiņu. Es nerunāju par datingiem. Tā, mums ir viena daļiņa un otra. Uz aci. Viņi ir dažādi. Tāpēc es centos to galiņu ņemt vērā. 78. Jau tas izklausās tuvu. 78 un otra. 79! Ko tu stāsti? Nopietni! Pamēģinies 80. Tur ir 80, jā. Tagad pamēģini vēlreiz. Atdod atpakaļ. Bet, labi, jebkurā gadījumā 78. 80. Un tad nogaidām sekundi. 80. Jā, 8. Labi, jebkurā gadījumā. Ok. Wow. Šis bija Wow, šis bija tik labs uzdevums. Wow. Mēs varam šito spēlēt nākamreiz ballītēs? Protams. Aiziet. Tā, mēs pierakstīsim rezultātus pēc tam arī. Balva nebūs par šito?
Mēs sagaidīsim īstenībā, lai kaut kāds daudzums cilvēku to dāvanā var notiesāt pēc tam arī. Nice. Jā. Ļoti labs rezultāts. Tas, ko es minēju iepriekš, tiešām spailim tur bija 1 grams uz to visu, tev 2. Sarēķināsim īstenībā toņās, cik tur bija 0,12. Nevar būt. Tur bija 0,8, 0,12, tā 7,8, 2. Pret 78 plus 80 mums ir 158 un 2 pret 158 mums ir jāpareizina ar procentiem. 100% tas ir 1,27%. Šito var pierakstīt to kaut kur. 1,27%. Lūk. Ziemassvētki. Kā tev patīk Ziemassvētki vispār? Jo man personīgi Ziemassvētki, man liekas, ir mīļākais, foršākais laiks. Jāņi. Jāņos ir rītīgi pašot vaļā. Ziemassvētki ir tiešām tāds... Ziemassvētki ir tas pēķip tā kā. Jauki, ar ģimeni un pamierīgi. Un sevišķi, ja ir sniegs vēl, tad jau vispār super forši. Man pret Ziemassvētkiem ir divējādas sajūtas. Kādas? Man arī, es piekritīšu, ka man Ziemassvētki patīk laikam vislabāk no visiem svētkiem, tāpēc, kad arī tie svētki ir ilgi un tagad tās brīvdienas ir garas. Tagad šajā gadā. Jā, vispār izcili. Bet man vispār patīk, man liekas, ka tā kā arī tas tumšais laiks, tu forši sazemējies, nav tāda, es nezinu, kaut kā... Ar zvaigžņu putekļiem, tu tur pa kvantu fiziku tur domā un tur viss notiek tajā pasaulē, ne? Pirmo gadu man ir eglīte. Kas vispār, es esmu Grinčs vispār. Man ir tāds eglīte. Tev ir īsta egle vai plasmas? Plasmas egle. Bet tas ir... Man ir eglīte, plasmasīte. Bet tas ir domājot par pasauli, par visām tām eglēm, ko mēs izcertam, Neko nesaka. Bet tas, kas man laikam, tā kā, bet Ziemassvētkos nevisai patīk, ir tā sajūta, ka man visi mēģina tā kā piespiest nopirkt kaut ko. Visur ir atlaides, visur ir kaut kādas dāvanas, visur kaut kas. Un labākais lēmums, ko mēs ar ģimeni pielēmām, ka mēs nedāvinam neko viens otram Ziemassvētkos, ka mēs naudiņu noziedojam tiem cilvēkiem, kuriem tie svētki varbūt nav, kuriem nevar tā kā sev tos svētkus saorganizēt. Un man no tā ir lielāks gandarījums, bet man tik un tā ir tāda sajūta, ka tie Ziemassvētki ir tādi zini, kā tāda kapitālisma, vienkārši kaut kāds apogejs, ka tā kā pērc, mantiņas pērc, dāvanas drēbes pērc, Ziemassvētku, viss tas tur. Kad man liekas, ka tie svētki ir tiešām par to kopā būšanu. Jā, tāpēc man ir tāds divējādas sajūtas. Es nesen bijuši lielveikalā kādā. Nē. Biju pirms 2 nedēļām. Es biju Spicē. Un ziniet, kas Spicē ir ejot iekšā? Smaržo pēc piparkūkām. Un mēs ejam, es ar ģimeni savu, mēs ejam un man meita prasa, kas tā smaržo? Es saku, tas ir mārketings, kas smaržo. Jo reāli tev ieejot Spicē, jo tev reāli Spicē ieejot smaržo pēc piparkūkām, tie tāds, cepuri nost tam cilvēkiem, kurš izdomā, ka Spicē vienmēr ir labi smaržojas, tas tāds foršs veikals, kurā... Tas ir labi īstenībā, ja smaržo. Jā, bet tu smaržo pēc piparkūkām un tev rada to Origo, take notes. Labi, jaunais Origo ir. Jā, ir smaržīgāks. Latvijas stacija, take notes. Jā. Bet tev ir, tas īstenībā ir labs lines. Par to, ka mārketings tā smaržo. Tas ir labs, tas man meitai iemācīs vienkārši visu to labāko. Man ir tāds, tu ej un tev gribās pat... Jā. Wow. Nopirkt. Bet kādas jums ir sajūtas par Ziemassvētkiem? Es jau minēju savu komentāru. Man patīk, bet man nepatīk, ka nav sniega. Es biju dzīvojot tuvāk austrumu robežai, visu bērnības biju pieredzis pie tādām metrīgajām kupenām. Un tagad pilsētā man ir labi, ka esmu lapas savācis pagalmā. Nav vismaz tā kā rudens sajūta. Bet zāles tev skatījos, varētu nopļaut vēl. Tas man tāds vienkārši tā kā kāds Ziemassvētki. Tā ir tā globālā sasilšana. Pērkot plasmasas lietas dažādas nedana. Vot. Labi. Tu esi apņēmusies kaut ko uz nākamo gadu? Tu vispār apņemies lietas? Vai tu viņas apņemies tāpat, neskatoties to, ka jaunais gads pienāk? Vai tagad tu esi tā kā... Man patīk tā kaut kāda rituāla sajūta, ka kaut kāds jauns gads, jauns sākums man patīk, kad ir tas tā kā kaut kāds atskaites punkts. Bet tā ikdienā ir noteikti lietas, kuras apņemos darīt, un es arī gada laikā kaut kādas lēmumus pieņemu, bet tomēr man patīk gada sākumā padomāt, ko es gribētu nākamā gada laikā sasniegt, un es arī sev nepārmetu, ja man tas neizdodas līdz galam, bet es to mēdzu darīt, jā.
Tad tu neteiksi nākamgad, ko tu gribi darīt. Nē. Tāpēc, ka es neesmu izdomājis. Mēs redzēsim darbus. Jā, jūs redzat, visu redzēsiet. No vārdiem pie darbiem. Tieši tā, jo tukšs mocis, kas tur tāls. Man patīk, kā mēs šodien, tā kā klasiku citējam šajā visā pasākumā. Tas ir ļoti skaisti. Tas bija izaicinājums. Nebija. Okay. Bet nē, man patīk apņemšanās uz nākamajiem gadiem kaut kādiem. Es to vienmēr daru. Jo man arī liekas, ka tas piešķir kaut kādu, jēgu tai visai bušanai šeit, ka tu vismaz centies, ka tu padomā par to. Ka tu liec tos putekļus zvaigžņu kaut kādā reālā lietā, nevis vienkārši iznieko. Jā, ka viņi tur jā. Tas ir vajag forši, ka jums pielipties zvaigžņu putekļi, tas ir mans lielākais patīk. Man ļoti patīk tā ideja par to, ka mums iekšā ir zvaigžņu kaut kāda. Ir tāda filma zvaigžņu putekļi, man liekas, baigi labā. Es ļoti nezinu. Star Wars. Pareizi. Tas latviskais nosaukums Star Wars. Jā. Tā. Visu to, ko mēs izrunājām, atsaucoties, un arī ne uz to, ko tu vēlētu jebkuram, kurš tagad varbūt klausās vai skatās, jauns gads, jauni piedzīvojumi. Kas ir tas, ko novēlētu klausītājiem? Dzīvot nost. Tādā ziņā, ka arī par visu, ko mēs te tagad runājām, ne tur skumjām tēmām un tā tālāk un tā joprojām. Man liekas, ka it kā šķiet, ka laika ir daudz un tāpat laikā laika īstenībā nav nemazam tik daudz, jo mēs nezinām, kas notiks rītdien. Un man liekas, ka par to nav jābēdājās. Man liekas, ka tas iedod kaut kādu ekstra pušu. Izdarīt tās lietas, nezinu, kaut ko es esmu baidījusies izdarīt. Arī es uz dejošanu aizgāju atpakaļ, tāpēc, ka man reāli likās, ka tas bija kara sākums. Es domāju, ja nu rītdien Putins te iebrūk un es neesmu nereiz padejojis uz papēžiem. Tā kā es tur, un viss tā kā beidzās, un es to nožēlošu. Un tad man tā kā gribētos pateikt visiem, ka šis ir īstais brīdis tā kā dzīvot nost. Un tas, kas man ļoti laikam pietrūkst sabiedrībā, ir cieņa. Latvijas sabiedrībām pietrūkstās savstarpēja cieņa. Tā sapratne par to, ka mēs esam kaut kādā veidā viens vesels. Un es gribētu novēlēt visiem darīt lietas nevis kaut kā spīta dēļ vai kaut kāda naida dēļ, bet tāpēc, ka mēs mīlam viens otru. Tas izklausās baigi tā klišejiski, bet no mīlestības dēļ. Respektīvi, es daru lietas, tāpēc, ka es gribu, lai apkārtējiem cilvēkiem būtu labāk kaut kādā mērā. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Bet dzīvot nost, man tas ir kaut kāds mans pēdējā laika moto, ka tā kā nav, kāda tā diena šodien? Kāpēc šodien nevar darīt? Visi tagad aizies mājās un tāda 5. ātrums vienkārši. Svētīgi. Jā. Smuki izklausījās. Dziļdomīgi. Ir kaut kas, ko tu gribi mums uzjautāt? Kāpēc jūs izdomājat aicināt mani kā pirmo sievieti? Kā pirmo sievieti? Pirmkārt, mēs nešķirojam. Pa dzimumiem. Dana, jā, ok, sorry. Labi. Bet tāpēc es jau jūtos pagodināta, bet es gribētu saprast, kāpēc es? Tas iet ar to, ko es varbūt sākumā teicu. Pirmkārt, interesanti, ka cilvēks ir no dažādām virtuvēm, teiksim tā, ārsts, un tāpat laikā saprot, kā patusēt un atpūsties un papēžiem padējot. Man ir arī tas gods tevi pazīt personiski, un es zinu arī, ka tev ir humora izjūta. Personīgi, jā. Un es zinu arī, ka tev ir humora izjūta, viss ir kārtībā, un nebaidies arī no gaismām un mikrofoniem. Tāpēc, un kamerām. Tu jau labi zini, ka tu jau sen biji plānā šeit. Es vispār pieteicos. Bet tu gribēji dzirdēt tagad, lai mēs pasakām. Es vispār, vienkārši es domāju, man nelikās, ka es nonākšu tik ātri. Es domāju, ka būs kaut kāds tas moments. Bet es skatos kamerā un saku, es vienkārši pieteicos. Tas tiešām, man bija pirms 3 gadiem. Es tā kā uzrakstīju, nevaru sagaidīt, ka jums būs savs podkāsts, jo tas vēl bija tavā virtuvē. Jā. Tas viss jūs tur kaut ko testējāt, un es vienkārši pieteicos. Jā, es varu piebilst tiešām, ka tā arī ir, ka Dana tiešām bija tas cilvēks, kurš jau pirms 3 gadiem teica, raksta, un es neesmu perfekcionists, bet es tajā brīdī teicu, ka es gribu šo te 3 kameru setupu. Es gribu kvalitīvu skaņu. Atvainojos, bet Dana ir 4. cilvēks ierakstīts. No kaut kādiem 40, jā? Jā, tur tā kā ir arī Olga Rajecka, man liekas. No šodienas noteikti, jā. Bet, jā, tas, ko es gribēju teikt, ir, ka tu teici, ka mums ir jādara, un mēs jau bijām gatavi sarunu ziņā, bet gribējās to kaut kā tehnisko risinājumu nodrošinājumu. Jā, un tāpēc mēs esam šeit, un ir ļoti liels prieks, ka tu arī esi šeit. Šonakt esmu šeit, ja tu arī esi šeit. Šeit mums nebija idejas pauze. Nebija idejas pauze, bet Danam, vai tu varētu pateikt, kā tevi sauc?
Jā, mēs īstenībā tu iepriekš prasīja, vai mums ir kaut kāds intro vai džingliņš. Un mēs gribam, tagad mēs visiem, kas atnāk, sakam, ka viena lieta tev būs jāpasaka. Mani sauc Dana, un šī ir ņirktuve. Savā kamerā. Un mikrofonā. Galvenais. Mani sauc Dana, un šī ir ņirktuve. Bija labi? Es nezinu. Tev es prasu. Man liekas, ka bija. Es visu laiku šī ir pareizi. Kopš es te nostājos, vēl nebija rets nospiest, es jau domāju, ka tā kā jā. Nu, un Dana teica, ka viņa mākot vienu pantiņu, ko viņa skaita katru gadu. Varbūt ir laiks noskaitīt. Es domāju, tādā arī izskaņā Ziemassvētkus burvīgus un priecīgus un sniegbaltus un laimīgus vēlot. Tāpat arī laimīgu jauno gadu. Laimīgāku jauno gadu. Un dzējols no Danas. Es neatceros, viņa visu man pēkšņi lampu trūdas uznāca, bet tas ir jau dzējols? Nē, tas nav. Jā, ok. Sidrava mēnestiņš veļās pa gaisu. Sētā nāk rūķis ar dāvanu maisu. Atnāca nolika priekšnamā klusi un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi. Neatceros tālāk visu. Burvīgi. Ļoti skaisti. Paldies! Paldies tev liels, Dana! Paldies, ka atnāci. Paldies, ka atnāks vēl. Es ceru. Jo man ir tas otrs darbs, ko es gribu uzvilkt. Jā, man ir tas otrs darbs. Bet priecīgus šos te klusos jaukos svētkus. Tiekamies. Laimīgi jauno gadu un tiksimies kaut kad janvāra otrā pusītē droši. Paldies tev, Dana. Čau. Tā, uztaisam bildi, pirms mēs aizmirstam. Jā. Nāc, te, Dana. Es prasīju par pantiņu. No? Dāvana. Mēs neuzfilmējām to dāvanu. Ko tu topēji? Nu nekas. Jā, tev vajadzēja teikt, ka dāvana. Nu nekas, saka Dievs. Pagaid, mums šī iegriežam vēl? Nebūs sarežģīti. Nevajag. Tici man vajag. Nē, tu paliec, kameras jau griežās. Nu tad viss. Tā arī galīgi sakam. Es nezinu, ka man ir dāvana paredzēta. Tā tad, Agni, paldies. Tu nākamreiz bišķiņi izteiktāk, varbūt mājās man iedod. Jā, man likās, ka bišķi tā kā ročņi. Jo parasti dzējolīts ir jāskait, kad priekšā ir dāvana. Viņš šobrīd nav, bet reku Emīls tūlītās no palodzītes iedos dāvanu. Mēs, protams, esam arī sagatavojuši. Viņš ir noteikti. Un nācis sākumā parādīšu, kas mums ir dāvaniņā. Tagad pantiņu jau tu esi noskaitījis. Kāds pantiņš, tāda dāvana. Tā kā pantiņš bija puspabeigts. Nē, tur bija 4 rindas. Bet cenu noplēst, taču Agni vajadzēja johaidīši. Tā, viena no lietām. Tā kā par tiem vīriešiem, tu teici, ka viņš vēl varbūt nav, tad rekuš komplektiņš, tad viņš tomēr... Viņš uzrodās! Viņš uzrodās, rekuš tev būs mājās nodrošinājums. Tas būs tev. Tas ir viņa. Un visi čaitā, yes! Un otra lieta, mums ir Ievas virtuve receptes katrai dienai. Tad arī no ņirktuves tāda pastāstīja par savu virtuvi. Uz virtuvi, un lai tev ir receptes galdā, lai tev ir... kungs, ko barot. Gaidot kungu, jā, arī receptes. Mīlestība iet caur vēderi, kā tā teikt. Tagad gan. Priecīgs svētkus. Katram sava virtuve. Visiem viena ņirktuve.